Tēvs, mēs slavējam Tavu vārdu. Gods un slāva Tev, kungs. Gods un slāva Tev, kungs. Mēs slavējam Tavu vārdu. Kungs, es pateicos par katru cilvēku, kurš sirdī Tu esi ielicis vēlmi atnākt. Kungs, es pateicos par katru cilvēku, kurš skatīsies šos dievkalpojumus internetā. Tēvs, es pateicos Tev par to, ka Tev vienmēr ir vārds priekš mums. Es pateicos Tev par to, ka no Tevis nāk visi iepriec. Katra laba dāvana, kas nāk no tā kunga, un tās ir paredzētas priekš mums. Dieva labestība, Dieva mīlestība ir paredzēta priekš viņa bērniem, un mēs esam viņa bērni, un mēs slavējam Tev par to, kungs. Un tāpēc, Tēvs, mēs atveram savus sirdis Tev. Mēs atveram savus sirdis Tev, un vēl jau vairāk es gribu pateikt, mūsu sirdis vienmēr ir atvērtas Tev. Kungs, mēs vienmēr sagaidām atziņu no Tevis. Mēs vienmēr sagaidām vārdu no Tevis. Mēs vienmēr sagaidām Tavu vadību. Mēs vienmēr sagaidām, kungs, ka Tu nāksi ar savu spēku mūsu dzīvē un mainīsi apstākļus. Mēs vienmēr sagaidām, ka Tavu mīlestību plūdīs caur mūsu un apņems katru cilvēku, kas ir mums apkārt. Kungs, mēs esam Tavu bērni, un mēs gribam dzīvot dzīves, kuras pagodina Tevi, kuras iepriecina Tevi. Un tāpēc šajā brīnišķīgajā dienā, Tēvs, mēs nākam, lai tuvotos Tev. Mēs nākam, lai tuvotos Tev. Un, kungs, Tu pats teici, kas tuvosies, man tam tuvošos es. Tāpēc mēs zinām, ka Tu šodien spēr mums soļus pretī. Mēs nākam ar savu izpratni, ar savu atziņu, bet mēs nākam, lai mainītu mūsu izpratni, mūsu atziņu pret Tavu izpratni un pret Tavu atziņu un pret Tavu vārdu. Un, kungs, mēs apliecinām, ka Tavs vārds ir pamats. Tavs vārds ir visa pamatā. Tavs vārds ir negrozāms un nemainīgs. Un Tavs vārds ir tāds, uz ko mēs varam patiesi paļauties. Neviens nekad nekritīs kaunā, kas paļausies uz Tavu vārdu. Un mēs slavējam par visu to labo, ko Tu esi darījis, kungs. Mēs slavējam Tev par katru labo lietu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvē. Mēs Tev slavējam par to, ka mēs šodien esam glābti Tavā priekšā. Mēs Tev slavējam, kungs, par to, ka Tu mums esi devis mūžīgo dzīvību. Mēs Tev slavējam par to, ka Tu mūs esi izrāvis no tumsības varas un atbrīvojis un atpestījis no grēka jūga. Tu esi salauzis to grēka nastu un jūgu, ko velns ir uzlicis mums. Tu to esi salauzis un atbrīvojis mums. Un Tavs vārds patiesi dara brīvu katru, kurš tvērs pie tā. Tāpēc es Tev pateicos, kungs, par Tavu ticības dāvanu, ko Tu esi devis mums. Es Tev pateicos par svēto garu, ko Tu esi bagātīgi izlējis pār visu miesu. Es Tev pateicos par to, ka mēs neesam bāreņi, ka mēs neesam atstāti vieni paši. Es Tev pateicos, kungs, par to, ka mums ir Tēvs debesīs. Mums ir brālis, kas sēž pie Tavas labās rokas, kuru vārds ir Jēzus Kristus. Viņš ir mūsu kungs, bet viņš ir arī mūsu brālis. Viņš ir pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Halleluja, gods un slāva Tev, kungs. Viņš ir mūsu paraugs. Viņš ir mūsu piemērs. Kungs, Jēzus, Tu esi mūsu paraugs un piemērs. Tu mums parādīji, ko mēs varam izdarīt šeit uz zemes. Un Tu mums parādīji ceļu, kur mums ir jāiet pēc šīs dzīves. Tu esi izkārtojis un izdarījis visu, lai mēs varētu dzīvot Tavā mīlestībā, Tavā priekā, Tavā svētībā, Tavā mierā. Un mēs slavējam Tev par to. Un Bībelē teikts, neaizmirsti to labo, ko Dievs Tev ir darījis. Lai Tava dvēsele neaizmirst to labo, ko Dievs Tev ir darījis. Tāpēc mēs arī atceramies visas šīs brīnišķīgās lietas. Mēs atceramies Tēvs, un zinot, ko Tu esi darījis, mēs zinām, ko Tu darīsi vēl turpmāk. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Gods un slāva Tev, kungs. Un šajā brīnišķīgajā dienā, Tēvs, vada, kā Tu vēlies šo dievkalpojumu. Tas ir Tavs dievkalpojums, un mēs šeit esam, lai dzirdētu Tavu vārdu. Tāpēc, kungs, mēs nododam visus Tavās rokās. Mēs piederam Tev. Mēs esam Tavu bērni, kas esam sanākuši, lai dzirdētu Tavu vārdu. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Halleluja, kungs. Amen. Gods un slāva Tev, kungs. Amen. Amen. Sēdieties. Amen. Gods un slāva Tev, kungs. Halleluja. Mums ir labs Tēvs. Mums ir labs Tēvs. Gods un slāva Tev, kungs. Gods un slāva Tev, kungs. Jūs zināt, mēs nepiedaram šai pasaulē. Mēs nepiedaram šai pasaulē. Gods un slāva Tev, kungs. Es šodien negribu runāt neko sarežģītu. Es gribu runāt vienkāršas, parastas lietas, kuras ir īstenībā ticīga, kristīga cilvēka ikdiena un pamats. Un pamats ir tāds, ka mēs nepiedaram šai pasaulē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šīs pasaules rīcības veidi nav mūsu rīcības veidi. Tas nozīmē to, ka tas, kā šī pasaule reaģē, nav veids, kurā ir jārēģē mums. Tas, par ko šī pasaule satraucās, nav tas, par ko ir jāsatraucās mums. Slāva Tev, Dievs! Gods un slāva Tev, Dievs! Un mēs jau pagājušajā par to runājām. Šajā pasaulē ir daudz dažādas briesmīgas lietas.
Bet mums nav no viņām jābaidās. Mums viņas nav jātur par kaut ko briesmīgu un par kaut ko šausmīgu, tāpēc, ka mēs nepiedarām šai pasaulē. Gods un slavu Tev, kungs. Un es gribu parādīt pirmā raksturieta Filipiešiem. Vēstuli Filipiešiem, 3. nodaļa. Gods un slavu Tev, Dievs. Filipiešiem, 3. nodaļa. Gods un slavu Tev, Dievs. 20. pants. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu. Mūsu piederība ir debesīs. Mīļie mani draugi, tava piederība ir debesīs. Tava piederība ir debesīs. Un to ir varbūt grūti saprast, tāpēc, ka mēs esam šeit uz zemes. Mēs esam šeit uz zemes, mēs sēžam šeit uz krēsliem, draudzē atrodamies. Mēs esam uz zemes, bet mūsu piederība ir debesīs. Halleluja! Un tas maina pilnīgi visu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka ja tava piederība ir debesīs, tad debesīs ir cita valdība. Debesīs ir cita likumdošana. Debesīs ir citi noteikumi. Debesīs, halleluja, ir kungs un ķēniņš un Dievs. Un viņš valda pār visu. Un tava piederība ir debesīs. Halleluja! Un zini ko? Tad, kad tava piederība ir debesīs, tad neskatoties uz to, ka tu atrodies uz zemes, debesis rūpējas par to, kas ar tevi notiek šeit uz zemes. Debesis rūpējas par to, kas notiek ar tevi šeit uz zemes. Redzi, kas ir? Tava piederība ir debesīs. Zini ko? Es tev gribu pastāstīt kaut ko nedaudz par to, kā lietas notiek. Redzi, mēs dzīvojam valstī, kurā valsts īpaši nerūpējās par cilvēkiem. Mēs dzīvojam tādā valstī. Nu tā ir. Ja? Es vienkārši konstatēju faktu. Piemēram, cilvēki, kas iet pensijā, ja? Viņi, ne visi var, teiksim tā, izdzīvot var, protams, ja? Bet nav gluži tā, ka viņi iet pensijā un viņi var braukāt pa pasauli ceļot un visu darīt un tā tālāk. Es runāju par pasaulīgiem cilvēkiem, parastiem, lielākā daļa cilvēku. Ja? Nevar teikt, ka valsts ļoti rūpējās, piemēram, par viņiem. Bet, ziniet, ir citas valstis šeit pat pasaulē, kurās valdība ļoti rūpējās par saviem cilvēkiem. Ļoti rūpējās. Ir valstis, kurās valdība piešķir saviem cilvēkiem mājas. Katrai ģimenei lielu māju piešķir. Piešķir līdzekļus, milzīgus. Ir tādas valdības. Zini, kāpēc? Vienkārši pirmkārt viņiem ir daudz, un viņi rūpējās par saviem cilvēkiem. Viņi ir izlēmuši, mēs rūpēsimies par saviem cilvēkiem. Laba valdība rūpējas par saviem cilvēkiem. Bet zini, mans viens draugs, Bībelē ir salīdzinājums. Halleluja. Bībelē ir teikts, Dievs saka šādus vārdus. Viņš saka, ja jūs ļauni būdami, mākat dot saviem bērniem labas dāvanas, atceraties? Jēzus saka šos vārdus, viņš saka, kur jūsu vidū ir kāds tēvs? Ja bērns pie viņa pienāks klāt un teiks, papu, es gribu maizi, tad tētis viņam iedos akmeni. Vai viņš teiks, es gribu zivi, un tētis viņam iedos skorpionu. Es gribu olu, iedos čūsku. Vai jūs zināt tādus tēvus? Protams, ka nē. Un Jēzus saka, ja jūs ļauni būdami, ko viņš ar to domā ļauni būdami? Viņš runā par to, ka būdami pasaulīgi, būdami miesīgi, būdami šīs pasaules tajā laikā, šīs pasaules pārstāvi. Cilvēki, kas pieder šai pasaulē. Ja jūs piedarot šai pasaulē, ļauni būdami, pēc savas dabas, spējat dot labas dāvanas saviem bērniem, tad cik daudz vairāk jūs debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūgs. Halleluja! Tas ir rakstīts Bībelē. Un ja šajā samaitātajā pasaulē atrodās valdības, kuras rūpējas par saviem cilvēkiem, tad cik daudz vairāk, slāv tev Dievs, debesu valstība parūpēsies par tevi, ja tu esi viņas pārstāvs. Ja tu esi viņas pārstāvs. Bet mans vienais draugs, tev ir jāzina, kas tu esi. Tev ir jāzina, kur ir tava piederība. Halleluja! Zini, mans vienais draugs, ir cilvēki, kuri nekad neizmanto to, kas viņiem pienākās. Pat mūsu valstī, kurā, kā es saku, īpaši nerūpējās par cilvēkiem. Pat mūsu valstī ir zināmi likumi,
Ja? Piemēram, ja tu dzīvo, ja tev ir zem iztikas minimuma nauda, ja? Tad tev ir tāda lieta kā sociālais pabalsts eksistē. Viņš ir valsts paredzēts. Liels vai mazs mēs par to nerunājam, bet viņš ir. Viņš eksistē. Ja tu dzīvo zem iztikas minimuma, tad tev pienākās no valsts maznodrošināto vai es nezinu precīzi, kā viņš saucās pabalsts. Ja? Un ko es ar to gribu teikt? Ir cilvēki, kuri dzīvo zem iztikas minimuma, bet viņi nezina, ka viņiem pienākās pabalsts. Tad ir citi cilvēki, kuri dzīvo zem iztikas minimuma, viņiem pienākās pabalsts, bet, ieklausies uzmanīgi, ko es tev pateikšu, viņi ir pārāk lepni, lai ņemtu šo palīdzību. Es taču neiešu, ka es neesmu nekāds ubaks. Es taču neiešu prasīt kaut kādu ubagu naudu. Saprotu, kas ir? Tas ir valstī. Bet kāpēc es šobrīd velku šīs paralēles? Zini, ko Jēzus Kristus vilka paralēles starp fizisko un vilka paralēles starp garīgo? Viņš vienmēr vilka šīs paralēles starp fizisko un starp garīgo. Un tāpēc arī es velku šīs paralēles. Tāpēc, ka ja mēs skatāmies uz garīgo, mēs saprotam, viss fiziskais ir radies no kā? No garīgā. Halleluja, gods un slāva tev, kungs. Viss fiziskais ir radies no garīgā. Un tāpēc, ja cilvēki šajā pasaulē baidās paņemt to, kas viņiem pienākās, vai arī kautrējās paņemt to, kas viņiem pienākās, tad tieši tāpat viņi kautrējās paņemt no Dieva to, ko Dieva valstība viņiem paredz. Un es tev saku, mans mīļais draugs, tu esi Dieva valstības pilsonis. Tu neesi šīs piederīgs šai pasaulē. Un ir lietas, kuras tev pienākās Dieva valstībā. Un viņas ir paredzētas šeit uz zemes. Jau tagad šeit uz zemes viņas ir paredzētas. Un ja tu nebūsi gatavs atmest savu iedomību, ja tu nebūsi gatavs atmest savu augstprātību, ja tu neteiksi šos vārdus, es pats ar visu varu tikt galā. Es pats ar visu varu tikt galā savā dzīvē. Tad zini, mans mīļais draugs, ka Dieva valstībā ir nodrošinājums priekš tevis. Dieva valstībā ir nodrošinājums priekš tevis. Un es tev gribu uzdot šo jautājumu. Vai tu zini, pie kādas sistēmas tu piederi? Vai tu zini, kādā valstībā tu piederi? Jo Bībele mums skaidri un gaiši saka, Bībele saka, jūsu piederība ir debesīs. Filipiešiem 3:20. Mūsu piederība ir debesīs. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, viņi nepieder šai pasaulē. Un tomēr mēs dzīvojam šajā pasaulē. Halleluja! Mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs nepiedaram šai pasaulē. Mēs nepiedaram šīs pasaules rīcības veidiem. Bet, zini, mums vienmēr ir izvēle. Tev un man mums ir izvēle. Vai mēs dzīvosim saskaņā ar Dieva valstības likumiem, vai arī mēs, par cik mēs esam šajā pasaulē, mēs viņai nepiedaram, bet mēs šeit dzīvojam, mēs pierodam pie likumiem, kas šeit ir apkārt. Mēs pierodam pie rīcības veida, kurš ir pasaulē, un mums parādās izvēle. Mēs varam sekot Dieva valstības rīcības veidam, vai arī mēs varam sekot veidam, kurš ir pieņemts vidē, kurā mēs atrodamies, un tā ir pasaule. Ziniet, ko Dievs teica? Dievs teica Izraēlam. Viņš teica Izraēlam, tad, kad viņi gāja ārā no Eģiptes. Viņš teica šos vārdus, kad viņi gāja apsolītajā zemē. Viņš teica, iznīdējiet visus līdz pēdējiem, kad jūs iesiet apsolītajā zemē, kas tur dzīvo. Zini, kāpēc? Lai jūsu domāšana netiktu samaitā. Lai jūs nesāktu domāt tādā veidā, kā viņi domā. Jo viņš teica, cilvēki, kas tur dzīvo, viņi samaitās jūsu domāšanu. Un tad viņš brīdināja, Dievs teica, nepieņemiet viņu domas par savējām. Nepieņemiet viņu rīcības veidu par savēju. Nepieņemiet. Jo viens mīļais draugs, ja tu pieņem šīs pasaules rīcības veidus, tad tu arī pieņem šīs pasaules rezultātus. Un pēkšņi tev ir jābaidās no tā, no kā baidās šī pasaule. Tev ir jābaidās no tām slimībām, kuras ir šajā pasaulē. Tev ir jābaidās no teroraktiem, kas notiek šajā pasaulē. Tāpēc, ka tu esi pieņēmis šīs pasaules rīcības veidus. Bet mēs piederam Dieva valstībai. Tad es uzdošu jautājumu. Kā jūs domājat? Kāda ir galvenā atšķirība starp cilvēku, kurš dzīvo šajā pasaulē, un starp cilvēku, kurš ir Dieva valstības pilsonis? Es patāšos to tā pateikt. Kāda ir galvenā atšķirība? Cilvēks, kurš ir glābts,
kurš ir pieņēmis Jēzus Kristu par savu kungu glābēju, cilvēks, kurš ir atdevis savu dzīvi Dievam un tādēļ ir Dieva bērns, ir Dieva valstības pilsonis, vai arī cilvēks, kurš dzīvo pasaulīgu dzīvi. Kāda ir galvenā atšķirība? Kā jūs domājat? Vai paļaujies uz savu spēku? Viņam uz viņu darbojas citu likumu. Amen, amen. Dzīvo mierā, otrs stresā. Amen. Amen. Ir vēl kaut kādi varianti? Tie visi ir pareizi varianti. Es pateikšu to pašu domu, es pateikšu nedaudz savādāk, bet tie visi ir pareizi varianti. Pasaulīgs cilvēks paļaujās uz saviem spēkiem. Viņš vada savu dzīvi, izejot no tā, ko viņš redz, no tā, ko viņš dzird, no tā, ko viņš jūt un no tā, ko viņš saprot. Pasaulīgs cilvēks paļaujās uz sevi. Viņš paļaujās uz sistēmu, pie kuras viņš ir pieredzis. Respektīvi, viņš vadās no savām emocijām, jūtām, no savas pieredzes, no tā, kas ir taustāms. Dieva valstības pilsonis dzīvo ticībā. Tā ir galvenā atšķirība. Redzi, kas ir mums visiem ir dota ticība. Mums visiem ir dota ticība. Jautājums ir, vai tava ticība balstās uz to, ko tu redzi, vai tava ticība balstās uz dzīvā Dieva vārdu? Ir cilvēki, kas saka, ka neticīgi ir neticīgi. Ne. Ir cilvēki, kas saka, ja tu neesi pieņēmis Dievu, tu esi neticīgais. Zini, tas nav īsti pareizs formulējums. Īstenībā tu vēl kā esi ticīgais. Ļoti labi tici. Kā tu tici? Pastāsti man, kā tu tici? Piemēram, rekur ir ģimenes, ja? Kā tu tici, ka tie ir tev vecāki? Kā tu tici? Kad tu piedzini, tu prasīji, lai tev pierāda. Tev pateici. Redz, mums cilvēkiem, pasaulīgiem ir ticība. Viņiem ir ticība. Bet jautājums ir tāds, viņiem ir ticība acīm redzamajām. Tam, ko es redzu. Tam, ko es jūtu. Bet Dieva cilvēkiem, halleluja, Dieva cilvēkiem ir ticība, kas sniedzas pāri redzamajām. Zini ko? Dieva cilvēkiem ir jābūt ticībai, slavu tev, kungs. Tādēļ, ka tad, kad es esmu slims, un jūs visi to redzat, piemēram, ja es būtu slims, un jūs visi to redzētu, un es to redzētu, un es to justu, tad ticībai ir jābūt tādai, kas stāv pāri redzamajām. Ticībai ir jābūt tādai, kurā es varu paskatīties uz to, ka man ir lausta roka. Un es varu neskatoties uz to pateikt, ar Jēzus brūcēm es esmu dziedināts, uzsist pa viņu un staigāt ar veselu dziedinātu roku. Tā ir ticība. Viņa sniedzās pāri redzamajam, pāri saprotamajam, pāri pieredzēm, pāri loģikai. Un es tev teicu šodien šos vārdus. Tu esi Dieva valstības pilsonis. Mūsu piederība nav šai pasaulē. Mūsu piederība ir debesīs. Un debesīs ir citi likumi, bet tev ir izvēle pakļauties debesu likumiem vai dzīvot pēc miesīgajiem likumiem. Tā ir tava izvēle, mans mīļais draugs. Un ko es gribu pateikt? Mēs esam aicināti dzīvot pārdabisku dzīvi. Mans mīļais draugs, tu un es, mēs esam aicināti dzīvot pārdabisku dzīvi. Tu zini, ko nozīmē pārdabiska dzīve? Pārdabiska dzīve, tas nozīmē, tā ir pirmkārt ļoti aizraujoša dzīve. Tā ir ļoti interesanta dzīve. Es zinu cilvēkus, kuri, viņi vienkārši nezina. Viņi nezina, kas ir Dievs, viņi nezina, kas ir Dieva vārds, un viņi domā, ka kristieša dzīve ir garlaicīga. Es pats tā kādreiz domāju. Tāpēc, ka mums jau nav daudz piemēru pozitīvi. Ja? Un daudz domā, ka tā ir garlaicīga dzīve. Ko kristietis? Ko tur kristietis? Es esmu dzirdējis, kā cilvēki saka, pirms vairākiem gadiem es dzirdēju. Es vēl pats toreiz pat nebija kristietis, kad es to dzirdēju. Ja? Bija viens kāzas. Un šajās kāzās, tas bija kristiešu kāzas. Un tiem, kas precējās konkrēti vīram, ja, viņam bija 2 brāļi, un tie divi neticīgie. Un vienam no šiem brāļiem, vienkārši tas bija pazīstams cilvēks, viņam pēc tam prasīja, kā tev patīk kāzas? Un viņš atbildēja, kas tur var patikt? Kristiešu kāzas. Kas tur vispār var patikt? Kristiešu kāzas. Ne tur alkohols, ne tur dzēr, ne tur ko. Nekas tur nevar būt. Ja? Un redz, kas ir. Tāpēc, un tas ir tā iesēties
Ja? Ka kristietis, viņš ir bieži vien, viņš ir vājš, viņš ir neizglītots, tic Dievam. Protams, ka neizglītots. Ja? Un ir daudz aizspriedumi, ir daudz muļķīgas iedomas par to, kāda ir kristieša dzīve. Bet es tev gribu pateikt, kristieša dzīve, tā nav klusa, neinteresanta dzīve. Nekādā gadījumā, mans vienais draugs. Tā ir aizraujoša dzīve. Tā ir aizraujoša dzīve. Dzīva kristieši. Jā, tas jau ir smalkāks definējums. Jā, dzīva kristieši. Ko nozīmē dzīves kristietis? Es par to biju plānojis nedaudz vēlāk runāt, bet labi, es pateikšu tagad īsumā. Dzīves kristietis, tas ir cilvēks, kurš dzīvo pēc Dieva valstības likumiem šeit uz zemes. Redzi, kas ir? Es varu paņemt divus kristiešus. Viens ir, ko nozīmē kristietis? Principā, mums ir nepareiza izpratne par šo vārdu. Mēs domājam, ka kristietis ir katrs, kurš ir pieņēmis Jēzu Kristu par savu kungu glābēju. Vai nesā krustiņu varbūt? Es nenēsāju citu. Bet mēs domājam, tas ir kristietis. Ja? Agrāk vismaz tā mēdz domāt. Ja tev ir krustiņš, tu esi kristietis. Ja? Nekāda sakara ar to. Zini ko? Vārds kristietis nāk no vārda Kristos, grieķu vārds Kristos, kas ir ebreju vārds Masaja vai Mesija, kas tulkojumā nozīmē svaidītais. Jēzus Kristus, Jēzus Mesija, Jēzus svaidītais. Kad mēs sakam Jēzus Kristus, patiesībā tas nav viņu, mēs zinām, tas nav viņu uzvārds. Tas ir vienkārši grieķu vārds, kurš nav iztulkots. Grieķu vārds, kurš nav iztulkots. Viņš nāk no ebreju vārda Mesija, kurš nozīmē svaidītais. Ko nozīmē svaidījums? Svaidījums ir Dieva spēks, kas salauž jūgu un nastu un atkarību un lāstu. Tas ir Dieva spēks. Jēzus svaidītais. Tas nozīmē Jēzus, kurš nāk ar milzīgu spēku, kurš salauž jebkuru vēlnu provokāciju, jebkuru vēlnu uzbrukumu un jebkurus vēlnu melus. Tas ir Jēzus Kristus. Un kristietis ir tas, kurš seko svaidītā piemēram un svaidītā spēku. Halleluja! Lūk, kas ir Kristus. Bībelē teikts, kas tas ir? 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa. Ja es nemaldos, 3. pāns ir paskatīsimies īstenībā. Gods un slavu. 1. Jāņa 5. Nē, jau no 1. pānta. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir kas? Kristus. Ik viens, kas tic, ka ļoti interesants teikums. Nevis, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Nevis, kas tic, ka Jēzus ir Dievs. Nevis, kas tic, ka Jēzus ir sūtīts un nomiris par tevi, bet ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, Mesija, svaidītais. Ir no Dieva dzimis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dievu bērnus mīlam, kad mēs mīlam Dievu un turam viņu baušas, 3. pāns, jo šī ir Dieva mīlestība. Ka turam viņu baušas, un viņa bauša nav grūti, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, kas ir dzimis no Dieva? Tas, kas tic, ka Jēzus ir Kristus. Uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas ir uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Redzi, tas nozīmē daudz vairāk par vienkārši to, ka tu esi pieņēmis Jēzu. Kad es teicu, mēs salīdzinām divus kristiešus, es gribēju teikt, viens cilvēks tic, ka ir Dievs, viens cilvēks tic, ka Bībele ir Dieva vārds, viņš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš ir nomiris par viņa grēkiem, viņš tam tic. Bet tad ir otrs cilvēks, kurš tic visam tam pašam, ar vienu nosacījumu un ar vienu niansi. Viņš tic, ka viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir patiesība, līdz pēdējiem vārdam, un viņš dzīvo saskaņā ar to. Un viņš ir patiess dzīvs kristietis. Dzīvs kristietis. Dzīvs kristietis. Halleluja! Es gribu būt dzīvs kristietis. Zini ko? Dzīviem kristiešiem ir tik interesanti dzīve. Tik interesanti dzīve. Amen. Zini, mēs nesen runājām, es ar vairākiem cilvēkiem par šo tēmu esmu runājis īstenībā. Un tā doma ir tāda, ka šajā pasaulē
kad cilvēks vēl nav glābts, vai arī tikko kā kļūst glābts, ir lietas, kuras ir ļoti interesantas. Viņas liekas interesants, es gribētu precizēt. Piemēram, cilvēks, kurš nav glābts, ja, viņš meklē laimi, jebkurā lietā, ko viņš dara. Kāpēc vispār cilvēki dara to, ko viņi dara? Viņi grib būt laimīgi. Viņi grib būt labu ģimeni, viņi vienkārši grib būt laimīgi, lai ko arī darītu. Bet problēma ir tāda, ka bez Dieva laimes nav. Zini, kas ir? Vēlns rada aizvietotāju produktus. Viņi izskatās labi, viņi ļoti atgādina īsto patieso mantu, bet viņi ir Ķīnā ražoti, viņi plīst. Labi, es atvainojos, tas nav domāts nekas slikts pret Ķīnu, bet vismaz agrāk tā bija. Ja kaut kas bija Ķīnā ražots, tas bija garantīgi, ka tas ātri saplīsīs. Mūsdienās tā vairs nav, mūsdienās Ķīnā visu tais Ķīnā īstenībā. Bet šajā sliktajā nozīmē, ja, Ķīnā ražots, viņš saplīsīs. Un tieši tāpat ir ar to, ko tev dod vēlns. Tas izskatās labi, tas izskatās skaisti, tas saplīsīs. Un kad tas saplīsīs, tas radīs tev zaudējumus. Tu zini, ir cilvēki, kas viņi meklē laimi alkoholā. Un zini ko? Es viņus nenosodu. Un Jēzus viņus nenosoda. Zini, kāpēc? Viņi nezina labāku ceļu. Tu esi alkoholiķis, vai. Nē, tu nezini labāku ceļu. Tu vienkārši nezini labāku ceļu. Bet, mīļais draugs, tāpēc mēs šeit esam, lai parādītu labāku ceļu. Cits cilvēks meklē laimi laulības pārkāpšanā. Viņš nezina labāku ceļu. Cits cilvēks meklē laimi ekstrēmās sporta nodarbībās kaut kādās, lec ar izpletņiem, es nezinu, pār aizām, dzīvo uz naža asmens. Zini, kāpēc? Meklē laimi, bet nepareizajās vietās. Nepareizajās vietās, mans draugs. Es tev pasaku, laime nāk no dzīvā Dieva vārda un no attiecībām ar viņu. Tā ir vienīgā lieta. Tāpēc, ka, ja tu gribi laimīgi, zini, ja tu gribi būt laimīgs, tev ir jābūt kādam, kurš var spējīgs savest visu tavu dzīvi kārtībā. Tu pats to nevar izdarīt. Ja tu gribi būt laimīgs, ja tu gribi, lai tev ir laba ģimene, tev vajag kādu, kurš satur šo ģimeni kopā. Tad, kad nāk pasaules uzliktās vētras un viļņi un vēji, tev vajag kādu, kurš satur to kopā, tas ir Jēzus. Ja tu gribi būt laimīgs, tev vajag, lai tavas finanses būtu kārtībā. Tajā mirklī, kad visā pasaulē visu jūg un brūk tavā dzīvē, tavās finansēs, ir jābūt kādam, kurš viņas satur kārtībā. Jo tu redzi, neesi atkarīgs no šīs pasaules sistēmas. Tad, kad veselība un slimības un kas tik nenotiek pasaulē, tev ir jābūt kādam, kurš ir tavs ārsts, tavs Jehova Rafa. Halleluja! Jo bez viņa tu būsi slims un tu nomirsi. Redz, mans mīļais draugs, ir savādāk. Viss ir savādāk, nekā mēs domājam. Viss ir savādāk, tas ir daudz dziļāk. Dzīva kristietība ir interesanta. Zini, mans mīļais draugs, kamēr es nebiju ticīgais, kamēr es nepazinu Dievu, kamēr es nebiju dzīves kristietis, es meklēju laimi tāpat kā mēs visi. Un nepareizajās vietās. Man priekš manis bija, ziniet, man bija tāds, es tās saukšu tā, kā tas ir, es tās saukšu par apsēstībām. Tas bija apsēstības. Es biju apsēsts ar biljārdu. Vienkārši apsēsts ar biljārdu. Ziniet, es tieši tā arī teicu, ja es šajā dienā neesmu spēlējis biljārdu, tā ir pavēlt izmesta diena. Pavēlt izmesta diena. Katru dienu man vajadzēja spēlēt, man ļoti patika. Ja? Pienāca kaut kāds mirklis, izmainījās, man vajadzēja ar veiktboardu braukt. Ja es lietus, man paps kādreiz teica, viņš saka, paskaties taču uz laiku ārā. Vējš, lietus, 10 grādi ārā. Es braucu uz ūdens ar veiktboardu, man vajag braukāt. Krusta, pērkona negaids, vienalga. Apsēstība. Tā ir apsēstība. Zini, kāpēc es to stāstu? Es to stāstu tāpēc, ka es nezināju neko interesantu. Un tas ir, īstenībā, tās nav tās sliktākās lietas, ko es tagad nosaucu. Īstenībā labas lietas. Man tagad vēl joprojām patīk braukāt ar veiktboardu. Man patīk biljārdu uzspēlēt. Bet zini ko? Es neesmu atkarīgs no tā. Es neesmu atkarīgs. Man tas ir bijis, nebijis. Zini, kāpēc? Nevis tāpēc, ka Dievs man atņem to, kas ir interesanti. Tāpēc, ka es teicu, kristiešu dzīve ir interesanti. Tu zini, mans mīļais draugs, kopš es pieņēmu Jēzu Kristu, es esmu redzējis dziedināšanas. Bībelē stāv rakstīts, jūs neveseliem rokas uzliksiet, viņi tiks dziedināti. Es esmu redzējis, kā cilvēki, kas nesā brilles,
no bērnības, kuriem ir pateicis skaidri un gaiši, ka tie ir gēni no vecākiem, un viņi nekad nevarēs redzēt normāli, un viņiem redzi pasliktinās katru gadu, un viņi vēl ar viens lielāks un lielāks, stiprāks brīles. Es esmu redzējis, man Bībelē ir šāda lieta, gods un slāva tev, Dievs, kur viņi man ir. Kur viņi man ir, tā kā pie acu ārsta, ka tu vari aiziet, ja? Tu vari aiziet pie acu ārsta, tev parādīs šitādu lietu. Man viņa ir Bībelē. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka ja tev ir slikta redzi, tad es to pielieku pie sienas un pasaku, ko tu redzi. Un pēc roku uzlikšanas ir bijis, ka cilvēki redz šo vietu, un pēc roku uzlikšanas viņi redz šo vietu. Es esmu to redzējis. Es esmu redzējis, kā cilvēki tiek dziedināti no vēža. Es esmu redzējis, kā cilvēkiem tiek dziedināti izmežģījumi, mežģījumi, lūzumi. Es to esmu piedzīvojis, artrīts. Es to esmu redzējis. Zini, kāpēc es tev to stāstu? Tāpēc, ka es neesmu īpašs. Tu domā, ka varbūt es esmu mācītājs, tāpēc es to esmu redzējis. Nekāda sakara ar to. Nekāda sakara ar to. Bībelē stāv rakstīts Marka evaņģēlijas 16. nodaļa. No 15. pānta sākot, un tālāk ir rakstīts, pēdējais, ja es nemaldos 18. pāns, tur ir teikts, neveseliem jūs rokas uzliksiet, un kas? Un viņi tiks dziedināti. Halleluja! Es jums gribu bišķi kaut ko pastāstīt. Es speciāli gribu to izdarīt, tāpēc, ka es gribu, lai mūsu domāšana paplašinās. Es esmu redzējis cilvēku, balvos man uzaicināja uz dievkalpojumu. Es tur kaut kādas 3 reizes laikam biju. Es redzēju cilvēku, kurš atnāca un teica, es esmu pēc auto avārijas. Un pēc auto avārijas man ir taisīta operācija. Un pēc šīs operācijas es nevaru... Tu tur biji? Tu biji līdzi, ja? Tu biji blakus. Tas bija pārdabiskākais, ko es tavā Amen. Viņš teica, es nevaru pacelt augstāk roku, jo man nav muskuļu pēc operācijas. Nav. Nevaru pacelt. Es viņam uzliku virsū rokas. Un es teicu, Jēzus vārdā, jauns muskulis. Halleluja! Un es viņam teicu, cel augšā roku. Viņš nemēģināja. Viņš pat nemēģināja. Viņš uz mani skatījās kā uz jukušu. Es teicu, cel augšā roku, tev jauns muskulis. Un viņš paņem un viņš viņu pacēla. Un zini, Balva ir maza pilsēta. Tur visi zina viens otru. Un tad, kad tie cilvēki to redzēja, tad, ja pirms tam man bija rinda, kas nāca uz dziedināšanu, tā, viens iznāk, apsēžās otrs, tad pēkšņi bija bars man apkārt. Zini, kāpēc? Jo ir interesanti dzīvot kristietim. Amen. Jo ir interesanti dzīvot kristietim. Tajā pašā reizē man vairs nebija laika ņemties ar katru cilvēku atsevišķi. Sieviete man pateica, man ir radziņi uz kājas, es nevaru papēdi pie zemes pielikt, man degā ugunīs. Es pat nezināju, kas ir radziņi. Es teicu, sēdies. Viņa apsēdās, es viņai vienkārši šādu uzsīju pa papēdi, pēc Jēzus vārdā nost staigā. Viņa staigā, saka, nekā nav. Ir interesanti dzīvot kristieša dzīvi. Un zini ko? Tad, kad tu šādi dzīvo, kāds biljards? Kāds veikboards? Par ko vai kāda naktspūle? Kāds alkohols? Zini ko, mans vienais draugs? Dievam ir priekš tevis vairāk. Dievam priekš tevis ir vairāk. Es teicu, Dievam priekš tevis ir vairāk. Un tas, ko es stāstu, es vēlreiz gribu tev pateikt, es neesmu īpašs. Es neesmu ne ar ko īpašāks par tevi. Paldies, Tēvs, man Dievs tikko kā izlaboja. Zini, ko viņš man pateica? Tu esi īpašs. Tāpēc, ka tu esi Dieva bērns. Un tikpat īpašs kā tu, un kā tu, jo tie, kas mēs esam Dieva bērni, mēs esam īpaši. Mēs atšķiramies no šīs pasaules. Bet, kad es teicu, es neesmu īpašs, es ar to gribēju teikt, ka man nav dots vairāk kā jebkuram citam Dieva bērnam. Un Bībelē teikts, Dievs neuzlūko cilvēku no vaiga. Ko viņš dara vienam, viņš darīs visiem. Bet zini, ko Dievs uzlūko? Ticību. Dievs uzlūko ticību. Viņš uzlūko ticību. Viņš skatās, kāda ir tava ticība, kam tu tici. Redz, kas ir pie Jēzus pienāca viena sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un šī sieviete nedrīkstēja pie viņa pienākt. Tāpēc, ka pēc jūdu tradīcijām viņa bija nešķīsta. Nešķīsta. Ko nozīmē nešķīsta? Nešķīsts, tas ir cilvēks, kuram bija daudz iemeslu, kāpēc tu biji nešķīsts. Bet doma ir tāda, ja nešķīsts cilvēks pieskārtos kādam citam, tad arī tas cits paliktu nešķīsts. Un tāpēc nešķīsti cilvēki konkrēti viņa ar slimību, kas viņai bija, nedrīkstēja nākt cilvēkos. Viņa nedrīkstēja nākt cilvēkos. Vēl jau vairāk, pēc viņa tradīcijām, ja viņa nāktu cilvēkos, un ja viņu ieraudzītu un pieķērtu, tad pēc Mūzes
likuma viņa būtu jānomētā ar akmeņiem līdz nāvei. Oho! Bet zini ko? Šī sieviete? Bībelē ir teikts, viņa bija izstaigājusi visus ārstus. Viņa bija izstaigājusi pilnīgi visus ārstus. Un zini, kas tur ir rakstīts? Viņa bija pazaudējusi visu savu naudu pie šiem ārstiem, un viņas stāvoklis bija palicis sliktāks. Redzi, tad, kad tu tveries pēc palīdzības nepareizajā vietā, tu iztērē visu, kas tev ir, un tavs stāvoklis paliek sliktāks. Tu izmēģini visu, bet viņa dzirdēja par Jēzu. Bet viņa dzirdēja, no kā viņa dzirdēja par Jēzu? Viņa dzirdēja no cilvēkiem, kuri nekautrējās stāstīt savas liecības. Viņa dzirdēja no cilvēkiem, kuri tad, kad sastapās ar Dieva dēlu, nevis aizgāja uz mājām un paturēja to savas ģimenes lokā, bet kas gāja un teica, es redzēju, ko viņš dara, es to piedzīvoju, es tur biju klāt. Saproti? Un šī sieviete dzirdēja, un viņa nolēma viņu uzmeklēt. Un viņa izlauzās cauri pūlim, ir rakstīts. Izlauzās cauri pūlim, savā nespēkā. Tur visi cilvēki spiedās viņam virsū. Visi gribēja būt viņam tuvāk. Viņa izlauzās. Tur bija vajadzīgs spēks un griba, lai to izdarītu. Un viņa aizskāra viņa drēbju vīli no apakšpuses. Aizskāra. Knapi pieskārās. Jo Bībelē ir rakstīts, jo viņa ticēja. Ja tikai viņa pieskārsies viņa drēbju vīlei, viņa tiks dziedināta. Un momentāli viņa tika dziedināta. Un Jēzus apstājās un pateica, spēks no manis ir izgājis. Es jūtu, ka spēks. Kurš man pieskārās? Jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Mācekļi viņam teica, skolotāji, ko tu runā? Visi tev grūžās virsū. Kā tu neredzi? Visi tev grūžās virsū. Par ko tu runā tev pieskārās? Tev visu laiku skarās klāt. Viņš saka, nē. Viņš saka, redz, ir atšķirība starp to, ka kāds man grūžās virsū, vai starp to, ka kāds man apzināti pieskārās ar ticību. Redzi, kas ir? Darbība pati par sevi ir tukša, ja tai nav ticība. Tu vari lasīt Bībeli, bet ja tu to dari bez ticības, tā nebūs tukša, bet viņa nenesīs tos rezultātus. Tu vari lūgties bez ticības, tas nenesīs tos rezultātus. Bet tad, kad kāds kaut ko dara ticībā, kad ir ticība plus darbība, halleluja, tad Jēzus apstājās un pateica, spēks no manis izgāja. Un viņš viņu uzlūkoja. Un tā ir vienīgā vieta Bībelē, kur Jēzus izmanto ebreju vārdu attiecībā pret sievieti, kas ir biti. Šis vārds nozīmē mana mīļā meita. Viņš viņu uzrunāja, mana mīļā meita. Nekad nevienā citā vietā nav redzams, ka Jēzus tā ar kādu runā. Kāpēc viņš to izdarīja? Tāpēc, ka tur bija interesanta situācija. Viņš ieraudzīja viņas ticību. Un viņš zināja, jo viņa atzinās, kas ir noticis. Viņa atzinās, es slimoju asiņošanu. Viņi ir nomētājumi akmeņiem par to, ka viņi tur ir, principā. Viņi dziedināja. Un viņa bija domājusi par kluso, slepenībā paņemt šo dziedināšanu. Pieskārties viņa drēbju vīlei, kāpēc viņa bija no apakšas, un ātri pazust. Bet Jēzus pateica, mana mīļā meita, es gribu, lai tu zini, ka tas, ko tu esi saņēmusi, tev pienākās. Es negribu, lai tu aizēji no šejienes ar apziņu, ka tu esi izkrāpusi dziedināšanu, nozagusi dziedināšanu, vai kaut ko citu. Es negribu, lai tu aizēji projām dziedināta, taču jūtot vainas apziņu. Es negribu, lai tu aizēji projām no šejienes dziedināta, taču tai pašā laikā nebūdama pārliecināta par to, vai tu esi cienīga. Tu esi mana mīļā meita. Un ej, jo tava ticība, ko viņš pateica, tava ticība tevi ir darījusi veselu. Un vispār šis vārds veselu, ja mēs pastītos oriģinālu valodā, tad viņa tevi ir darījusi pilnīgu. Vārds, kas tur izmantots grieķu valodā. Tava ticība tevi ir padarījusi pilnīgu. Ne tikai dziedināt no šīs lietas, pilnīgi. Amen. Gods un slāva par Dievs. Es tev saku, kāpēc tev to stāstu? Tā ir interesanta dzīve. Tā ir interesanta dzīve. Mēs esam aicināti dzīvot pārdabisku, aizraujošu dzīvi un piedomāt katru dienu. Katru dienu. Nevis sestdienās, nevis svētdienās, nevis dievkalpojumos. Katru dienu. Halleluja. Katru dienu, mans mīļais draugs. Bet zini, šai dzīvei ir nosacījumi. Šādai dzīvei ir nosacījumi. Dzīve, par ko es tev stāstu, viņai ir nosacījumi. Otrā vēstule Korintiešiem, 5. nodaļa, 7. pāns.
Tur ir rakstīts, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Es teicu, ka ir šī atšķirība. Pasaulīgie cilvēki dzīvo, vadoties pēc tā, ko viņi redz, jūt, skatīšanā dzīvo. Dieva cilvēki dzīvo ticībā, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Šis vārds dzīvojam, grieķu valodā, oriģināla valodā ir grieķu vārds peripateo, kas nozīmē staigāt. Arī dzīvot, bet arī staigāt. Mēs staigājam ticībā, nevis skatīšanā. Redz, man Dievs šo lietu parādīja jau sen atpakaļ. Man Dievs teica, Alan, lai tu kaut kur aizietu. Šis vārds staigāt vai iet, lai cilvēks kaut kur aizietu, viņam ir nepieciešami 2 soļi. 1 solis un 2 solis. Tu nevari nekur aiziet pretējā gadījumā. Jā, tu vari lekt uz 1 kājas, bet cik tālu tu tiksi? Staigāšana sev ietver 2 soļus. 1 solis un 2 solis. Un mēs, šeit ir rakstīts, staigājam ticībā. Redzi, ticība sevī vienmēr arī ietver šos 2 soļus. Es pazīstu pārāk daudz kristiešus, kuri cenšas iztikt ar 1 soli. Es ticu. Aleluja, es ticu. Malacis. 1. solis, bet ir 2 solis. Zini, kāds ir 2 solis? 1. solis ir es ticu, 2. solis ir es daru. Es ticu, es daru. Tieši šie 2 soļi, kuros mēs dzīvojam vai staigājam ticībā. Es ticu un es daru. Jēkab vēstulēs tā rakstīts, ticība bez darbiem ir nedzīva. Turpat blakus netāli ir rakstīts arī, kā tur bija teikts, tur ir teikts, ka nemaldiniet paši sevi. Jo tas, kas dzird vārdu, bet nedara, maldina pats sevi. Ir briesmīgi, kad kāds tevi maldina. Vēl briesmīgāk, ja tu maldini sevi pats. Ja tu lasi vārdu, tu nāc uz dievkalpojumiem, tu dzirdi, tu tik kā tici, bet tu nedari. Tāpēc šī dzīve sev ietver nosacījumu. Tev ir jātic un tev ir jādara. Tev ir jātic un tev ir jādara. Es gribu parādīt ļoti brīnišķīgi manā skatījumā raksturvietu, vēstule Ebrejiem, 10. nodaļa. Kā es teicu, mēs šodien nerunāsim neko sarežģītu, mēs runāsim pamata lietas. Pamata lietas. Ziniet, Kerijam Bleikam uzdeva jautājumu. Tie, kas nezinu, kas ir Kerijs Bleiks, tas ir viens no, viens no droši vien lielākajiem sludinātājiem, pie kuriem notiek masveidā dziedināšanas. Ja? Viņam ir tieši par teikt dziedināšanas kalpošana, tas ir viss uzsvars galvenais, kas notiek pie viņa. Bet viņš ir arī ļoti spēcīgs tieši arī sludināšanā. Ja? Un, labi, neiedzināsimies tik smagi, bet viņam bija situācija tāda, viņš stāstīja, ka pie viņa pienāca klāt cilvēks no draudzes, kurā viņš regulāri sludina. Lai gan viņš braukā pa visu pasauli apkārt, bet ir draudz, kur viņš regulāri sludina. Un viņam pateica, brauki arī, cik ilgi tu mums sludinās vienu un to pašu? Tu katru dievkalpojumu sludini vienu to pašu. Ja? Un viņš teica, ka viņam ir tā, ka viņš ir, protams, svētā gara vadīts, un viņš tad tiešām, mēs svētā gara vadīts, faktiski vienu un to pašu tēmu sludina katru svētdienu. Ja? Un viņam prasa, viņš tad, cik ilgi tu mums vienu to pašu sludinās? Un viņš atbildēja pretjautājumu. Viņš teica, kad jūs sāksiet darīt to, ko es sludinu? Kad jūs sāksiet darīt to, ko es sludinu? Tāpēc šodien ir laikmets, kurā mēs visu laiku gribam kaut ko jaunu dzirdēt. Jaunu atziņu, jaunu mācības vēju, jaunu. Zini, mans mīļais draugs, ja tu nāc kā uz šovu, uz draudzi, kā uz izklaidi, kā uz jauku pasākumu, tev tiešām vajag kaut ko jaunu visu laiku. Tas ir interesanti, kad ir jauni piemēri, jauns, viss jauns, tas ir interesanti, ja? Bet ja tu nāc, lai reāli pieaug, ja tā nav spēle priekš tevis, nepārdzīvo par to, ka tu dzirdi 5. reizi vienu to pašu, 50. reizi vienu to pašu, nepārdzīvo. Es ļoti labi zinu, ka es atkārtojos. Es to daru speciāli. Reizēm nespeciāli, reizēm speciāli, tāpēc, ka tas ir lietas, kuras viņas nav jāzina, pēc viņām ir jādzīvo. Halleluja! Ir lietas, pēc kurām ir jādzīvo. Es zinu cilvēkus, kas saka man, ka viņi ir izdarījuši šādu veselu varoņdarbu, viņi ir izlasījuši Bībeli. Es esmu izlasījis Bībeli, es zinu, kas tur ir rakstīts. Mīļais draugs,
pēdējo reizi, kad bija restorānā? Ēstuvē, vienalga, nevis restorānā, ēstuvē. Tu ēdienkārt izlasīji? Kad tu pēdējā laikā, kad tu pēdējais apmēram ēdi kaut kur ārā no mājas? Šonedēļ. Menju izlasījāt? Ēdienkārt izlasījāt? Kas tur rakstīts? Neatceries? Kā tu neatceries? Tu taču izlasīji. Un kas ir ēdienkārt? Cik tur bija ēdieni? Nedaudz. Mīļais draugs, tu man saki, tu Bībeles izlasīsi. Bībele nav jāizlasa. Viņa ir jādzīvo ar viņu. Viņa ir ikdienā, viņa ir dzīva. Halleluja, tev ir jāpārveidojās pēc viņas. Slāv Tev, Dievs, gods un slāv Tev, Dievs. Redziet, tas taču ir elementāri. Tad, kad es to tā parādu, tas ir elementāras lietas, vai ne? Bet ja mēs ļaujam, lai šī pasaule nosaka mūsu domāšanas veidu, tad mums liekas, viņš ir izlasījis Bībeli no vāciņa līdz vāciņa. Malacis. Lasi vēl. Lasi vēl, slavu Dievam. Gods un slavu Tev, kungs. Es teicu Ebrejiem 10. nodaļa, ja? 38. pāns. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Arī ļoti pazīstam rakstīt. 4 reizes Bībelē Dievs saka šos pašus vārdus. Šis teikums atkārtojas 4 reizes ar nelielām niansēm, atšķirībām. Mans taisnais dzīvos no ticības. Skaties tā, bet mans taisnais no ticības dzīvos. Kas ir mans taisnais? Tas, ko Jēzus Kristus ir taisnojis. Tas ir tas cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristus savā dzīvē par savu kungu un glābēju. Viņš ir Dieva taisnais. Nevis savu nopelnu dēļ, bet Dieva nopelnu dēļ. Amen? Bībelē ir teikts, tu esi padarīts par taisnu. Nav teikts, tu esi kļuvis taisns. Ja būtu teikts, tu esi kļuvis taisns, mēs varētu saprast, ka tās ir tavas darbības nopelns. Bet Bībelē teikts, tu esi padarīts taisns, taisnots. Tas ir ārēja iedarbība uz tevi. Bībelē tā rakstīts, Jēzus Kristus kļuva par grēku. Viņš kļuva par grēcinieku. Mūsu dēļ, lai mēs taptu taisnoti. Jēzus Kristus negrēkoja, bet viņš kļuva. Viņš pieņēma šo grēku, bet viņš pats negrēkoja. Tāpat arī tu tiki taisnots, nevis tu nopelnīji savu taisnotu. Tāpēc šeit ir rakstīts, mans taisnais dzīvos no ticības. Bet skaties tā, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselē nav labs prāts. Dievs saka taču uz to, kas atkāpjas. Atkāpjas no kā? No ticības. Uz to, kas atkāpjas no ticības, manai dvēselē nav labs prāts. Šeit nav runa par to, ka tu pazaudē savu glābšanu. Šeit ir runa par to, ka tad, kad tu atkāpies no ticības, un kad tu atkāpies no ticības, ir runa par to, ka tu atkāpies no ticības ir kādā veidā, ir kādā formā. Jo mans taisnais dzīvos no ticības. Ja es dzeru šo ūdeni, es viņu dzeru ticībā. Tas varbūt izklausās absurdi, bet tā tas ir. Mums ir viss jādara ticībā. Viss jādara ticībā. Jo viss, ko mēs nedarām ticībā, ir grēks pēc Bībeles standartiem. Un tāpēc tajā mirklī, kad kāds atkāpjās, labi, es iedošu normālu piemēru. Cilvēks ir nodibinājis ģimeni. Viņam vajag iztikšanu. Viņam bērni piedzimuši. Vajag ēst bērniem, vajag uz skolu bērniem. Vajag naudu, skaidrs, ja? Ko viņš dara? Viņš iet strādāt. Viņš iet strādāt 2. darbā, 3. darbā. Viņam pirms tam bija labs darbs, viņš normāli pelnīja, bet tagad ir bērni, vajag vairāk, viņš iet 2. darbā, iet 3. Viņš cenšas nodrošināt savas vajadzības saviem spēkiem. Viņš to nedara ticībā. Viņš to nedara ticībā. Tu vari būt pasaulīgs cilvēks strādāt 3 darbos, tu vari būt ticīgais strādāt 3 darbos. Tur nevajag ticību. Viņš paļaujās uz sevi. Ja? Cits cilvēks, ticīgais, ja viņš ierauga, ka viņam sāk pietrūkt, ko viņš dara? Viņš ņem apsolījumu grāmatu. Viņš ņem dzīves rokas grāmatu. Viņš ņem Dieva vārdu. Viņš ņem Bībeli. Un viņš atrod apsolījumus, kuri attiecās uz viņa situāciju šajā mirklī. Slavu Tev, Dievs, halleluja, tūlīt mēs paiesim bišķiņ malā. Cilvēks, kurš kristietis, man tikko kā Dievs to atgādināja. Kristietis, kurš ir ticīgais, kurš ir, starp citu, dzīves ticīgais.
ļoti bieži sastopās ar problēmu. Tajā mirklī, kad viņam parādās spiediens viņa dzīvē, kaut kādā dzīves jomā, paņemsim tās pašas finanses, piemēram. Viņam parādās spiediens finanšu jomā, bet viņš ir dzīves kristietis, kurš dzīvo ticībā, kurš ir pieredzis pie tā. Un zini, kas notiek? Piemēram, vēlns ko dara? Viņš vienmēr spiež uz mūsu vājākajām vietām. Vienam, piemēram, tā ir veselība, citam tās ir finanses, trešam attiecības, vienalga, lai kāda tā būtu. Viņš atrod vājāko vietas uzspiest. Un ko dara cilvēks tajā mirklī? Ticīgais, tāds, kurš ir pieredzis Dieva ticībā. Ja viņam parādās problēmas finansēs, bet viņš ir spēcīgs dziedināšanā, viņš metās vēl vairāk iekšā dziedināšanā. Viņš iet liek rokas virsū neveseliem, viņš liek uz to akcentu, un viņš iegūst situāciju. Tas, ko man Dievs parādīja, ka viss manā dzīvē notiek. Es esmu aktīvs ticībā, es darbojos. Paskaties, kādi man ir rezultāti. Jā, viņi ir, bet joma, kurā tev ir problēma, vēl joprojām paliek problēma. Tur viņi tur paliek, un viņi pat vēl pieaug. Vai varbūt otrādi, kāds ir pierādis attīstīt ticību attiecībā uz finansēm, un viņam problēmas ar veselību, viņš jau vairāk metās tur iekšā. Jo viņš grib, katrs mēs gribam imitēt darbību ticībā. Un mēs pat to darām, bet tas nav tas moments, kurā mums ir jāattīsta savu ticību šobrīd. Tāpēc mans taisnais dzīvos no ticības pārklāja visas dzīves sfēras jomas. Visas dzīves sfēras jomas. Ja tev ir problēmas ar finansēm, tev ir jāattīsta savu ticība šajā jautājumā. Ja tev ir problēmas ar veselību, tev ir jāattīsta savu ticību šajā jautājumā. Un Bībelē nav nevienas dzīves situācijas, ar ko tu varētu sastapties, uz kuru nebūtu ne tikai viens apsolījums, bet neskaitām apsolījumi. Nav nevienas tādas situācijas. Nav nevienas tādas situācijas. Un ja ar to vēl it kā nepietiktu, tad mums ar tevi ir dots svētais gars, kurš izdibina visas lietas, kas ir mūsos, un kurš perfekti zina Dievu, kurš ir pats arī Dievs, un kurš var lūgt perfektu lūgšanu, kad mēs lūdzam mēlēs. Kad jūs nezināt, ko lūgt un kā, tad svētais gars ar bezvārdu nopūtām lūdz par jums. Bībelē tā ir nosaukta par lūgšanu. Jūdas vēstulē, es nemaldos, tavā vissvētākajā ticībā. Lūgšana mēlēs, tava vissvētākā ticība. Mums ir ieroči, ko strādāt. Mums ir ar ko strādāt, bet mums tas ir jāzina un jāsaprot. Bet Dievs saka, tie, kas atkāpjās no ticības, uz tiem man nav labs prāts. Uz tiem man nav labs prāts. Ja Dievam nav uz tevi labs prāts, tas nenozīmē, ka viņš tevi nemīl. Ir ļoti svarīgi to saprast. Dievs nekad nepārtrauks tevi mīlēt. Nekad! Lai ko tu izdarītu, viņš nekad nepārtrauks tevi mīlēt. Bet tava darbība var nesagādāt viņam prieku. Un ja Dievs saka man uz tevi, manai dvēselē nav labs prāts, tas nozīmē to, ka viņš nepriecājas par šī mirkļa tavu darbību. Un kas Bībelē ir rakstīts? Tā kunga prieks ir kas? Mans stiprais patvērums, kas īstenībā nav pareizs tulkojums. No oriģināla valodas tā kunga prieks ir mans spēks. Un ja tava darbība nesagādā prieku Dievam, ja tu atkāpies no ticības, viņam uz tevi nav prieks, nav labs prāts, viņam nav prieka, un spēks tavā dzīvē ir pazudis. Un nu jau atkarība ņem virsroku, nu jau apstākļi ņem virsroku, nu jau strīdi ģimenē ņem virsroku, nu jau finansiālais stāvoklis viss aiziet. Zini, kāpēc? Nav spēka. Vārds spēks īstenībā ir grieķu vārds dunamis. Tas ir šis dievišķais spēks, kas ir mūsos. Tas ir vārds, no kā mēs iegūstam vārdu dinamīts. Eksplozīvais spēks. Zini ko, tad, kad dinamīts sprākst, nekas nepaliek savās vietās. Mums ir dots Dieva dunamis. Un īstenībā šis vārds vēl, viņa nozīme, un vārda spēks, tulkojums un nozīme ir spēja gūt rezultātus. Un ja tu atkāpies no ticības, tev nav spējas gūt rezultātus. Padomājiet par to. Ja tavā dzīvē ir jomas, kur tev nav spēka, ja tu redzi savu dzīvi un tu redzi, ka es negūstu rezultātus, un ja tu rezultātus mēs vienmēr gūstam, vai viņi ir slikti vai pozitīvi, vienīgais jautājums.
Bet ja tu redzi, ka nav pozitīvi rezultāti, tie, kurus Dievs tev paredz, tad nav spēka. Ja nav spēka, tad tu esi atkāpies no ticības. Tu esi atkāpies no ticības. Un zini ko, varbūt tev pat iet labi 1 dienu, 2 dienas, gadu vai 3. Varbūt tev pat iet 10. Man ir cilvēki, kas saka, bet ir taču pasaulī cilvēki, kam viss ir. Viņiem ir laba ģimene, viņiem ir laba veselība, viņiem ir daudz nav. Ir taču pasaulī cilvēki. Jā, ir. Nu, kas ir? Paskaties uz viņiem pēc pāris gadiem. Man ir cilvēki, kas 10 gadi jau tādi ir. Zini, man patīk, kā Bībelē ir rakstīts. Bībelē ir rakstīts, kad pret Jūdas ķēniņu nāca 2 ķēniņi, kas bija apvienojušies pret viņu. Un šis Jūdas ķēniņš, viņš izbijās, viņš nobijās no viņiem, jo viņi bija apvienojuši spēkus, lai nāktu pret viņu. Un tajā mirklī Dievs caur pravietu viņam pateica šādus vārdus. Ko tu vispār uztraucies? Jo pēc 63 gadiem neviena ne tās tautas vispār vairs nebūs. Redz, Dievam ir savādāka doma bišķi. Priekš mums liekas, tagad ir problēma. Dievs saka, pēc 63 gadiem viņa vispār vairs pat viņa vārdu neatcerēsies. Ko tu satraucies par viņu? Tas varbūt liekas jocīgi šobrīd, bet ko es gribu ar to pateikt? Es gribu pateikt to, ka tie cilvēki, kas ir pasaulē, kuriem it kā viss ir liekas, un tie tā saucamie pozitīvie pasaulīgie piemēri, paskaties uz viņiem pēc kāda laika. Es nezinu, pēc cik ilgu laika. Pat ja tie ir 63 gadi. Bet ja tas beidzās ar traģēdiju, tas nebija to vērts. Tas nebija to vērts. 63 gadus tu nodzīvo varbūt. Tev viss ir, tas nav tā vērts. Ja tas beidzās ar traģēdiju, un tas beigsies ar traģēdiju. Kā es šeit stāvu, tas beigsies ar traģēdiju. Tā tas ir. Tā to saka Dieva vārds. Nav cita varianta. Nav cita varianta. Bet mums ir cits variants. Mums ir iespēja paļauties un dzīvot ticībā. Tad es uzdošu jautājumu, kāpēc gan, lai kāds atkāptos no ticības? Tagad mēs ceramies praktiskajai daļai klāt. Kāpēc, lai kāds atkāptos no ticības? Ja mēs zinām, ka ticība ir mūsu uzvara, tas, kas tic, uzvar pasauli, tas, kas tic, tiek saņem glābšanu. Vispār ticība ir tas, no kā mēs dzīvojam. Kāpēc gan, lai kāds atkāptos no ticības? Zini, ir vairākas lietas, un es gribu tīri praktiski par to parunāt. Ir vairākas lietas, dēļ kurām cilvēki atkāpjas no ticības. Mums ir jāzina šīs lietas. Hosejs 4.6 tā rakstīts, mana tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ un iznīks, tāpēc, ka neko negrib mācīties. Mums ir jāzina šīs lietas. Es iedošu droši vien 4 lietas. Patiesībā ir vēl, bet ir 4, ko es gribu nosaukt, kuras, manuprāt, ir tādas, svarīgākas droši vien. Ja? Un ir 4 lietas dēļ, kā glābts cilvēks mēdz atkāpties no ticības. Viņš neatkāpjas no Jēzus Kristus vēl, bet viņš atkāpjās no ticības savas ikdienas dzīvē. Ja? Pat pirmā lieta ir pretticība. Pretticība. Tas ir dīvains vārds. Ko nozīmē pretticība? Pretticība principā nozīmē miesīga domāšana. Miesīgs domāšanas veids. Ko tas nozīmē? Miesīgs domāšanas veids vai pretticība, tas ir domāšanas veids, kurā tu tici tam, ko tu redzi, nevis tu tici tam, kas ir apsolīts. Tā ir, es domāju, viens no vislielākajiem šķēršļiem dzīvē ticībā. Es ar to sastopos tik bieži. Es sludinu par dziedināšanu. Vienmēr atrodās kāds cilvēks, kas man saka, bet es taču redzu, ka viņš ir slims. Un kas notiek? Tu tici tam, ko tu redzi. Vai tad es neredzu, ka viņš ir slims? Es arī redzu, ka viņš ir slims ar acīm. Es neticu savām acīm. Neticu. Es neticu savām acīm. Zini, pasaule saka, es ticēšu, kad es noticēšu. Es ticēšu, kad es ieraudzīšu. Ja? Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Ir 3 lietas, par kurām šai pasaulē ir pilnīgi sagrozīts priekšstats. Tā ir ticība, tā ir cerība, tā ir mīlestība. Ir 3 lietas, par kurām pilnīgi sagrozīts priekšstats. Par ticību cilvēki saka, kad es ieraudzīšu, es noticēšu. Bet Bībele saka, ticība ir stipra pārliecība par to, kas vēl nav redzams, par to, kas cerams. Pierādījums neredzamajam un stipra pārliecība par to, kas cerams. Šajā pasaulē cilvēki saka par cerību. Par cerību saka, ka cerība ir muļķa mierinājums. Cerība
ir tas, ko saka šī pasaule. Zini, ko saka Dieva vārds? Cerība ir tā, ko tu saņemsi. Tas ir rakstīts Jeremijas grāmatā, Jeremijas grāmatā ir rakstīts, laikam 29.11. Ir teikts, es zinu, kādas ir manas domas attiecībā uz tevi, saka tas kungs. Tās ir miera un glābšanas domas, nevis ļaunuma un ciešana domas, ka es tev beigās došu to, ko tu sēji. Redzi, kas ir šajā pasaulē, cerība tiešām ir multimierināms. Jo Bībele saka, ka cerība bez ticības kā tvaiks izgaist. Šajā pasaulē cilvēki dzīvo bez ticības. Viņi cer, bet viņi nav nekas, kas spēj saturēt viņu cerību kopā. Jo tikai un vienīgi ticība ir tā, kas spēj saturēt kopā cerību. Un tāpēc priekš mums ticīgajiem cerība ir tas, ko mēs vēl neredzam, bet ar pacietību sagaidām. Halleluja. Bet priekš pasaules ir multimierinājums. Un tad vēl ir mīlestība, trešā lieta. Zini, pasaulē saka, no mīlestības līdz naidam viens solis. Dieva valstībā mīlestība ir tā, kas uzvar pilnīgi visu. Un nekad nebeidzās. Kas stāv pāri visam. Pāri jebkurai lietai stāv Dieva mīlestība. Dievs, Jāņa 4, 1. Jāņa vēstule 4, 8 un 4, 16. Divās vietās ir rakstīts, Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un viņa mīlestība stāv pāri visam. Halleluja. Gods un slāva, kungs. Tāpēc pretticība vai miesīga domāšana, tā ir pati pirmā lieta manā skatījumā. Es principā nenumurēšu 1, 2, 3, vienkārši pirmā, ko es nosaucu, bet viena no svarīgākajām lietām, kuras stāv pretī ticībai, kas ir šķērslis. Jo cilvēkiem ir tendence skatīties uz to, ko es redzu, ko es jūtu, ko es saprotu, ko es nesaprotu, kāda ir mana pieredze. Tas taču nevar būt. Cik daudz, ja jūs zināt, cik man ar cilvēkiem bijušas sarunas par šito lietu. Kāds saņem dziedināšanu, atrodās kāds blakus, kas skatās, saka, tas nevar būt. Tas nevar būt. Tas nav iespējams. Protams, ka nav iespējams priekš tevis. Nē, es ticīgais. Priekš manis, ja es nebūtu ticīgais, arī nebūtu iespējams. Bet viss ir iespējams tam, kas tic. Amen. Un cilvēks, viņš nespēja pieņemt, un viņam rodās tas, kas saucās pretticība, vai arī miesīga. Labi, es parādīšu romiešiem. Tur būs piemērs no Bībeles. Romiešiem 8. nodaļa. 8. nodaļa, sākot no 5. pānta, mēs lasīsim. Skatieties, un pēc tam es parādīšu tulkojumu no oriģināla valodas, tas ir smalkāks. Jo miesas 5. pāns 8.5, romiešiem 8.5. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. 7. pāns. Jo miesas tieksme, un šis ir pāns, ka mēs skatīsimies daudz smalkāku šo pāntu, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva bauslībai vai likumam, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Paskatīsimies uz 7. pāntu. Es šodien to pētīju no oriģināla valodas. 7. pāns skan šādi. Mums ir rakstīts, ja? Kur man palika? Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai vai likumam, jo tā to nespēja. Bet no oriģināla tas ir rakstīts šādi. Miesīgi noskaņots prāts vai arī domāšanas veids. Miesīgi noskaņots prāts vai domāšanas veids ir naidīgi noskaņots pret Dievu, jo tas nepakļaujas Dieva likumam, nedz arī spēj tam pakļauties. Un miesīgs tas ir tāds, kas ir balstīts, šis vārds miesīgs ir vārds, kas ir balstīts uz ārējiem faktoriem. Prāts, kurš ir balstīts uz ārējiem faktoriem. Tas ir tas, ko es redzu, ko es jūtu, tās ir tās lietas. Šāds cilvēks, šāds prāts, šāds domāšanas veids ir noskaņots. Viņš ir naidīgi noskaņots pret Dievu un nepakļaujas Dieva likumam. Tas ir tas, ko es saucu par pretticību. Pretticību. Tā ir pati pirmā lieta. Es iedošu piemēru. 4. Mūzes grāmatā, 13. nodaļā, mēs nelasīsim laikam laika reklamām visu pēc. Jā.
Tur ir stāsts par to, kā Mūzes izsūtīja 12 spiegus. Viņi bija pienākuši klāt pie absolūtās zemes. Un Mūzes izsūtīja 12 spiegus, lai viņi pārbaudītu, paskatītos, kas tur vispār notiek. Redzi, Dievs jau bija devis apsolījumu. Jūs ieiesiet zemē, kurā piens un medus tek. Jūs ieņemsiet šo zemi, jūs patrieksiet tās zemes iedzīvotājus, nogalināsiet viņus, nebūs problēma nekāda ar viņiem. Jūs dzīvosiet namos, ko jūs neesat cēluši, jūs ēdīsiet no vīndāras kokiem, ko jūs nebūsiet stādījuši, jūs dzersiet pienu, viss jums jau būs gatavs. Ja? Bet tagad tiek sūtīti 12 spiegi. Vēl jau vairāk, ja mēs pastīsimies, ir rakstīts, ka šie 12 spiegi, tie nebija parasti cilvēki. Tie bija vecai, tie bija īpaši izraudzīti vadītāji, cilšu vadītāji. Ja? Un tātad, kas notiek? Un viņi tiek aizsūtīti. Dievu cilvēki, it kā, no izredzētās tautas, izredzēti cilvēki no Dieva izredzētās tautas, labākie no labākie. Un viņi aiziet skatīties šo zemi, un viņi pārnāk atpakaļ, un viņi saka šādus vārdus. Zemi tiešām ir izcila. Vienkārši izcila. Tik labi, cik vien labi var iedomāties. Bet mums ir problēma. Mums ir problēma. Redzi, kas ir? Tur cilvēki, kas dzīvoja ļoti stipri, tautas ļoti spēcīgas. Tur ir milži, Anaka bērni. Ja? Par to tas ir atsevišķs stāsts. To mēs tagad neīdzināsimies, kas ir milži un kāpēc. Bet viņi ir. Viņi tur ir. Ja? Respektīvi, viņi saka, mēs nevarēsim ieņemt šo zemi. No 12 cilvēkiem cilšu vecumiem atradās 2, kuri izvēlējās nepakļauties pretticībai, kuri izvēlējās dzīvot ticībā. 2 cilvēki, Jozua Nūna dēls un Kāleps Jefunas dēls. 2 cilvēki, kuri pateica, pilnīgi vienalga, ko mēs redzam, mēs iesim un ieņemsim šo zemi, jo Dievs ir ar mums. Jūs zināt šo stāstu. Viņi nobijās, pārējie visi nobijās, un viņi 40 gadus staigāja par tūkstnesi, līdz kamēr šī neticīgā paudze izmirtu. Un tikai tad viņi atkal pienāca klāt pie šīs absolūtās zemes rožām, pēc 40 gadiem. Ja? Bet redzi, tā bija preticība. Viņi redzēja ar savām acīm, un viņi nobijās. Otrā lieta. Un viņas visas ir savstarpēji saistītas ar šīs lietas. Otrā lieta, kas ir šķērslis ticībai. Kāpēc cilvēki atkāpjas no ticības? Tas ir bailes. Bailes. Vispār bailes, ja mēs paskatāmies uz bailēm, tad bailes ir ticība, kas ir pagriezt uz otru pusi. Bailes, ticība, Romiešiem 10:17, ticība nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no Dieva vārda. Bailes arī nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no vēlna melna. Mēs varam paskatīties, man ir viens no dievkalpojumiem, kur mēs pa punktiem salīdzinām ticību un bailes. Pa punktiem. Pilnīgi viss pretēji. Ja? Un ko es ar to gribu teikt? Bailes ir tās, kuras paralizē cilvēku ticību. Ja cilvēks baidās, un ja viņš ļaujās šīm bailēm, vispār kāds no jums ir bijis stāvoklī, kurā tu esi ļoti pārbijis? Kas ar tevi notiek? Tad, kad tu esi pārbijis, tu kļūsti kā paralizēts. Tu saraujies, tu kļūsti kā paralizēts. Līdzīga lieta notiek ar ticību. Tajā mirklī, kad cilvēks padodās bailēm. Kad viņš padodās bailēm. Saprot, kas ir? Bailes var nākt, ne par to ir runa. Bet Bībele saka, pilnīga mīlestība aizskalo prom visas bailes. Kas tā par pilnīgo mīlestību? Tā ir apziņa, ka Dievs tevi mīl. Tā ir apziņa, ka es zinu, ka Dievs ir mans tēvs, viņš mani mīl un man nav no kā baidīties. Un šis vārds aizskalo ir ļoti nabadzīgs mēģinājums iztulkot oriģinālu vārdu, kas ir grieķu valodā. Jo šis vārds aizskalo ir grieķu valodā. Tas ir stāvoklis, kurā dambis, milzīgs dambis, plīst un ar šiem plūdiem aizskalo projām. Tādā veidā pilnīga mīlestība aizskalo prom visas bailes. Mums ticīgiem nav no kā baidīties. Ir lietas, kuras mūs var izbiedēt, bet nav nekā, no kā mums būtu jāturpina baidīties. Lai kas notiktu šodien pasaulē, lai kas notiktu tavā zemē, lai kas notiktu tavā ģimenē, tev nav pamata baidīties. Bet ja tu izvēlēsies šīs bailes, ja tu turēsies pie viņiem, tad šīs bailes kļūs par tavu negatīvo ticību, kuras piepildīsies. Ieps
pateicu šos vārdus, es saņēmu to, no kā es baidījos. Jūs zināt par Ievu. Briesmu lietas, kas ar viņu notika. Es saņēmu to, no kā es baidījos. Citiem vārdiem sakot, tas nav kaut kas, no kā viņš nobijās. Tas bija kaut kas tāds, par ko viņš baidījās dienu no dienas. Jo ir rakstīts, viņš nesa speciāli tos upurus par saviem bērniem, kad viņi nebūtu kaut ko izdarījuši. Tas bija kaut kas tāds, par ko viņš regulāri domāja. Viņš regulāri baidījās. Mēs nedrīkstam dot bailēm vāju. Es gribu parādīt, atkal no Bībeles. Es katram piemēram iedošu bībelisku piemēru. Marka 4. nodaļa. Šis stāsts ir atrodams 3 vietās. Marka 4., Mateja 8. un Lūkas 8. nodaļa. Viens un tas pats stāsts. Un mēs paskatīsimies arī laikam uz visiem pēc stāstiem. Tur ir dažas nianses. Jēzus pateica šādus vārdus. Pārcelsimies uz viņu malu. 35. pāns, 4.35. Marka 4.35. Pārcelsimies uz otru krastu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņi ņēma līdzi tā, ka viņš laivā bija un citas laivas bija pie viņiem, un liela vētra cēlās. Un viņi gāzās laivā, tā, ka ūdens jau piepildīja laivu. Un viņš gulēja stūres galā uz spilveni, Jēzus Kristus. Padomāsim par šo situāciju. Mēs sēžam laivā. Vētra saceļās. Viļņi saceļās. Viņi gāžās iekšā laivā, gāžās pāri laivai. Šausmas, briesmīga situācija. Ja? Tiešām, mēs slīkstam. Reāli, mēs slīkstam. Bet viņš guļ, Jēzus guļ mierīgi, stūres galā uz spilveni. Tie viņu uzmodināja, viņam saka, mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Es nezinu, es nevaru nopietni lasīt šo rakstīt, kad es šo lasu, man vienmēr nāks mierīgi. Mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Man vienmēr ir jautājums, kurš tev to pateica? Kurš tev pateica, ka mēs ejam bojā? Un vispār, kāpēc? Jēzus, mēs neejam bojā. Jēzus, mēs ejam uz otru krastu. Kāpēc? Nezinu, kāpēc jūs gribat iet bojā. Es neeju bojā, es eju uz otru krastu. Un jūs ar mani, jo es pateicu, pārcelsimies uz otru krastu. Dieva dēls tev pateica, mēs pārcelsimies uz otru krastu. Tas nozīmē to, vai tur ir vējš, vai tur ir viļņi, vai tur ir vētra, vai tur ir sniega putenis. Tam nav spēka atcelt Dieva izteikto vārdu. Bet redzi, kas ir? Viļņi ir, vētra ir, gāžās laivā. Un zini ko? Ar prātu skatoties, viss liecina par to, ka mēs ejam bojā. Viss par to liecina. Bet tev ir izvēle. Tu ticēsi tam, ko tu redzi. Redzi, mans mīļais draugs, tad, kad es saku, tas varbūt tā labi izklausās. Tici neredzamajam, netici redzamajam. Un varbūt kāds varbūt domā, tur maznozīmīgas lietiņas kaut kādas. Mīļais draugs, reizēm redzamais būs kaut kas tāds, ka tu domās, ka tu aiziet bojā, arī tā var būt. Te nav joka lietas. Mēs te nerunājam par skapāru kaut kādu pirkstā. Mēs runājam par nopietnām lietām. Reizēm ir priekšā nopietnas lietas, un tas nemaina neko. Jo zini ko? Nekas nav pārāk nopietnas priekš Dievu. Nekas nav par lielu priekš Dievu. Nekas nav par stipru priekš Dievu. Un tāpēc, neskatoties uz to visu, viņi saka, mācītāji, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Tā, kur palikam? Jā. Mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? 39. pants. Un uzmodies, viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusu mierā, un vējš nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz viņiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Divas lietas viņš viņiem saka. Pirmā lieta, kā jūs esat tik bailīgi? Zini ko, es varētu viegli atbildēt, ja es tur būtu bijis. Zini, paskaties uz jūru, paskaties uz viņiem, paskaties uz vēju. Tāpēc mēs esam tik bailīgi. Bet priekš Jēzus tie nebija argumenti. Viņš uzdod jautājumu, kāpēc jūs esat tik bailīgi? Un nākamais uzreiz jautājums, kur ir jūsu ticība? Citiem vārdiem sakot, vai tad es jums neteicu, mēs pārcelsimies uz otru krastu? Vai tad es jums neteicu, mēs pārcelsimies, kur ir jūsu ticība? No kā jūs baidaties? Ārsts man pateica, man ir 3 nedēļas atlikušas, ko dzīvot. No kā tu baidies? Vai tad es tev neteicu ar manām brūcēm, tu esi dziedināts?
Saprost? Aha, nopietna situācija. Nopietna situācija. Tev rīt atslēgas strāvu, ja tu neesi maksājis 3 mēnešus vai cik. Vai tad es neteicu, es nodrošināšu katru tavu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Jēzu Kristu Filipiešiem 4:9. Par ko tu baidies? Redzi, kas ir, bet reizēm mēs baidamies, jo mums liekas, ka Dievs var nepaspēt. It kā Dievs varētu nepaspēt. Nu jā, ja man pateikt, ka man ir vēl ko dzīvot atlikuši, teiksim, tur 3 gadi, tad es vēl varētu ticēt pamazām, pagaidām. Jā. Bet ja man saka 3 nedēļas, Dievs varbūt tu vari nepabūt. Ja man strāva atslēgs rīt, varbūt tu vari nepabūt. Es zinu cilvēkus, kas stāv ticībā. Viņi stāv, viņi ir nolēmuši, mēs stāvēsim ticībā. Un iet laiks, un iet laiks, un iet laiks, un iet laiks, un viņi stāv ticībā. Un iet laiks, un pienāk pēdējais sprīdis, un viņi atsakās no ticības. Jo laiks ir par tū pienācis. Un zini, ko man tas parāda? Viņi nav bijuši ticībā. Nav bijuši ticībā. Ticība atsakās pieņemt zaudējumus. Es pats, lai jūs nedomātu, ka es par citiem, es pats esmu bijis tādās situācijās. Ka es ticu, un es atkāpos. Un es par to esmu atvainojis, un man ir piedots, tāpēc es varu par to brīvi runāt. Bet es pats esmu bijis tādās situācijas, jo reizēm nav vieta. Bet zini ko? Elija bija ļoti interesants cilvēks. Viņš deva pravietojumu, lietus nelīs, ja es nemaldos 3 gadus. Un viņš bēga prom no ķēniņa, un vispār cilvēkiem pēc tāda pravietojumu. Jo reizēm ir tā, cilvēki domā, ja tu esi devis pravietojumu, tu esi vainīgs. Lai gan patiesībā tu tikai Dievu vārdu teici. Un Dievs viņam pateica, ej pie upes. Ej pie upes. Viņi aizgāja pie upes, Elija aizgāja pie upes, un pie šīs upes kraukļi nāca un nesa viņam. Dievs viņam pateica, kraukļi tev nāks un nesīs maizi un gaļu rītā un maizi un gaļu vakarā. Un no upes tu dzersi. Tas ir tas, ko pateica Dievs. Un tā arī notika. Un tad ūdens upē izsīka. Un es pilnīgi to redzu. Elija, viņš ir katru dienu, viņš tur dzīvo, kraukļi nes maizi, nes gaļu, ūdens ir, un upe izsīkst. Nu bija upe, nu jau ir maza tēcīga, nu jau pavisam maz, nu jau pilieni. Un es domāju, kā bija, un Elija skatās. Un viņš saprot, rīt man vairs nebūs ūdens. Šodien man vēl ir, rīt ūdens vairs nav. Dievs, vai tu esi man atstājis? Dievs, vai tu man esi atstājis? Tu taču man atsūtīji šupi, šī upe izsīka. Kur tu esi Dievs? Dievs viņam nepateica, tu aizies pie upes, upe izsīks un tad tu iesi tālāk. Nē, Dievs teica tikai aizies pie upes. Jo zini, kas ir? Priekš Dieva un ticības cilvēkiem. Pat ja tev vēl ir viens piliens, tev vēl joprojām viņš ir. Tad, kad tev viņa nav, tad runāsim. Un tad, kad pēdējais piliens upē beidzās, atskanēja Dieva balss. Celies un ej uz Sareptu, jo Sareptā es esmu sagatavojis vienu atrājumu, dievticīgu sievieti, un viņa par tevi parūpēsies. Tas bija tikai tad, kad bija pēdējais piliens. Un zini, tik daudz cilvēku, kuri it kā stāv ticībā, un viņi nesagaida, jo mēs it kā reizēm uzliekam Dievam limitus. Dievs, es esmu gatavs tev ticēt līdz mirklim, kamēr man vēl ir pēdējie 100 eiro. Es esmu gatavs tev ticēt tik ilgi. Un ja nav, nu tad tā ticība nestrādā. Tā nenotiek, mīļie draugi. Ticība strādā, un viņa strādā tad, kad tu tiešām parādi, ka mana cerība ir tikai uz Dievu. Un zini ko? Reizēm tas parāds īstenībā. Tev nav jāgaida tik ilgi līdz pēdējiem. Tas tā parasti nemaz nav. Bet ir reizes, kad tā ir. Un to tikai Dievs nosaka. Es nezinu, kāpēc tā ir vienreiz un citreiz ir savādāk. Bet es tev varu pateikt, vai tu gaidi līdz pēdējiem, vai tu saņem uzreiz, Dievs ir uzticams. Amen? Amen. Dievs ir uzticams. Tad bailes, tā ir otrā lieta. Trešā lieta, kas ir šķērslis ticībai, tās ir emocijas, kas pārņem kontroli. Tad, kad mēs ļaujam savām emocijām pārņemt kontroli par situāciju. Tas ir mirklis, kurš nobloķē ticību. Un atkal, protams, es rādīšu no Bībeles piemēru. Marka 16. nodaļa atvērsim.
tepat blakus. Marka 16. nodaļā ir ļoti interesanta situācija. Pirmkārt, lielākā daļa no mums Marka 16. nodaļu zina, kā nodaļu, kurā Dievs mums dod šo milzīgo spēku, šo pavēli manā vārdā. Ļaunus garus izdīsiet, jaunām mēlēm runāsiet. Nāvīgas zāles dersiet, tās jums nekaitēs. Neveseliem uzliksiet rokas, viņi tiks dziedināti. Ejiet sludiniet Dievu vārdu. Ja? Restīvi, lielā pavēle un spēku nodrošinājums. Mēs tā zinām šo nodaļu pārsvarā. Bet tepat nedaudz ātrāk ir arī ļoti interesantas lietas. 9. pants. Bet Jēzus pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, Jēzus parādījās pa priekšu Marijai Magdalēnai, respektīvi viņš tikko kā bija uzcēlies no mirušajiem. Un pati pirmā, kam viņš parādījās, bija Marija Magdalēna, no kuras viņš 7 ļaunus garus bija izdzinis. Šī gāja un pasludināja to tiem, kas ar viņu bija bijuši un tagad skuma un raudāja. Tad paklausieties. Jēzus Kristus ir nomiris pie krusta, augšām cēlies, parādās Marijai Magdalēnai, un Marija Magdalēna aiziet pie Jēzus mācekļiem. Un saka, Jēzus ir augšām cēlies. Bet ko darīja Jēzus mācekļiem? Kas šeit ir rakstīts? Viņi skuma un raudāja. 10. panta beigas. Viņi skuma un raudāja. Skumjas un asaras ir dabīga, normāla, pareiza lieta. Mums nav jābaidās no tā, ka mums ir skumji. Mums nav jābaidās no tā, ka mēs raudām. Tas ir normāli. Ja? Problēma parādās tad, kad šīs emocijas, vai arī jebkura cita veida emocijas, ņem virsroku pār mūsu dzīvi. Lūk, tas ir mirklis, kurā parādās problēma. Kad ņem virsroku pār mūsu dzīvi. Ja? Un tāpēc skatieties, kas notika. Mācekļi bija ļāvuši skumjām un šai raudāšanai ņemt virsroku pār savu dzīvi. Un tāpēc, tad, kad parādījās, kad atnāca Marija Magdalēna, kuru viņi visi ļoti labi pazina, tad viņi neticēja. Viņi neticēja. Un, zini, skumjām un asarām ir ļoti interesanti iedarbība. Ja viens cilvēks raud, piemēram, ir notikusi traģēdija, un cilvēks viņš ir sagrauts burtiski, sāpju, sagrauts un sāpēs un raud un skumjās. Un, ja tu nonāc viņam blakus, vai viņš atnāk kādā vietā, kur ir vairāk cilvēku, viņš stāsta, kas ir noticis, visi sāk raudāt. Gan drīz vai vienmēr, visi sāk raudāt. Redzi, sāpes, skumjas un asaras viņas aizrauja līdzi sev. Un tas bija tas, kas bija noticis ar mācekļiem. Jēzus Kristus ir piesists pie krusta un nomiris. Un viss viņiem pamats ristas zem kājām. Un tas ir pats tuvākais cilvēks, kas viņiem bija. Ar ko viņi bija pavadījuši kopā. Viņi lika cerību uz viņu. Viņi domāja, ka tas ir glābējs Mesija. Viņš arī bija. Bet viņi bija pārpratuši, kādā veidā viņš darbosies. Un viņiem likās, ka tas viss ir izjutis. Un dēļ šīm sāpēm un skumjām un asarām rakstīts ir, viņi neticēja. Viņi neticēja. Katru reizi, kad parādās problēma, un ja tu ļauj emocijām ņemt virsroku pār situāciju, tad tava ticība tiek nobloķēta. Tāpēc, tad, kad, lai kas arī notiktu, mans mīļais draugs, lai cik briesmīga situācija tavā dzīvē notiktu, atceries, ticība var izglābt un izmainīt visu. Skumjas, rūpes, raizes, neko nevar izdarīt. Jūs atceraties Jāiru, sinagogas priekšnieks Jāirs. Viņš pienāca pie Jēzus un viņš pateica šos vārdus. Mana meitiņa mirst. Nāc pie manis, tu vari viņu dziedināt. Un kamēr viņi gāja pa ceļam, viņus aizkavēja kas? Sieviete ar asiņošanu, ko mēs šeit runājām. Un faktiski dēļ viņas viņi kavē pie Jāira. Un kamēr tu tas viss notiek, no Jāira nama atnāk cilvēks, viens radinieks vai kas viņš ir. Un viņš saka, Jāir, neapgrūtini vairs mācītāju, tava meitene mirusi. Citiem vārdiem sakot, ir par vēlu. Jūs nokavējāt. Ja tā sieviete ar asiņošanu nebūtu tagad līdusi, mēs būtu paguvuši. Varbūt tāda bija doma viņa galvā, es nezinu. Tad es zinu to, ko pateica Jēzus. Jēzus paskatījās uz viņu, pirms viņš vēl pateica pirmos vārdus. Un pateica, nebaidies, tikai tic.
Nebaidies, tikai tici. Tie bija pirmie vārdi, ko viņš pateica. Nebaidies, tikai tici. Redzi, kas ir? Tavai pirmajai reakcijai ir ļoti liels spēks. Kas būs pirmais, kas izsprāgs no tavas mutes? Tas būs tas, kas iznāks no tavas sirds. Un tas būs tas, kam tu būsi devis spēku ar saviem vārdiem. Vārda spēka Dievs var tik pasauli. Vārda spēka. Par katru lieku vārdu jūs atbildēsiet. Dzīvība un nāve stāv mēles varā. Es citēju raksturietas vienu pēc otru. Tavi pirmie vārdi. Tāpēc Jēzus viņu pastījās, pirms vēl viņš bija kaut ko pagūs pēdējais. Viņš teica, nebaidies, tikai tic. Jo viņš zināja, ja Jāirs sāks baidoties un baidīties, redzi, kas ir, ja tam nebūtu bijusi nozīme, Jēzus neko viņam nebūtu teicis. Vispār neko nebūtu teicis. Baidies, cik tu gribi. Tāpat viss būs ok. Jēzus teica, nebaidies. Tātad tam bija nozīme. Un ja ķēniņš un kungs Jēzus Kristus mums saka par katru lieku vārdu jūs atbildēsiet, tad es ticu, ka vārds nebaidies, ko viņš pēc Jāiram, nebija liekas vārds. Nebaidies. Tātad bailes. Mēs diezgan ātri ejam cauri šīm lietām. 4. lieta. Tā būs noslēdzošā lieta, tad es vēl tikai pieminēšu dažas pavisam ātri. Un 4. lieta ir viena no tādām visizplatītākajām, droši vien jāsaka. Tā ir nocietināta sirds. Nocietināta sirds. Nocietināta sirds ir viens no lielākajiem šķēršļiem ticībā. Kāpēc? Jo cilvēks, kam ir nocietināta sirds, viņš nepieņem neko, kas stāv ārpus tā, kam viņš jau tic, ko viņš jau ir pieņēmis, ko viņš saprot. Viņam, respektīvi, ir savi domu nocietināti. Bībelē teica, Dieva vārds ir spējīgs noārdīt cietokšņus. Šie cietokšņi ir nostiprinātas domas, kuras cilvēks ir pieņēmis par pašsaprotamām. Tas ir domas, kuras viņš ir pieņēmis kā savas, un viņš viņām tic, un viņš uz viņām stāv, un tie ir šie cietokšņi. Tie ir šie cietokšņi. Nocietinātas sirds ir sirds, kura nav gatava pieņemt neko jaunu. Ziniet, Bībelē ir rakstīts Ecehēla grāmatā. Dievs saka, es nomainīšu tavu akmens sirdi pret miesas sirdi. Citiem vārdiem sakot, tava akmens cietā sirds, kas ir pirms glābšanas, viņa neder. Viņa neder, tāpēc, ka pirmkārt viņā nebūs ticības, pirmkārt viņā nevarēs ielikt Dieva mīlestību, kas jaunajā sirdī, Romiešiem 5.5, jūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība kopā ar Svēto garu, kas jums ir dots. Viņa nespēs to saturēt. Otrkārt, šī nocietinātā sirds nevarēs un nespēs dzīvot ticībā. Nevarēs un nespēs dzīvot ticībā. Bet tu esi glābts, tu esi piedzimis no jauna, tev ir jauna sirds. Tava sirds ir spējīga dzīvot ticībā. Tavā sirdī ir Dieva mīlestība. Vienīgais moments, kas ir, tu tik un tā vēl joprojām vari mēģināt viņu pats nocietināt. Nedari to. Nocietināts sirds, es atkal parādīšu piemērus no Bībeles. Marka 16. nodaļa, un es speciāli pēdējie 2 piemēri ir abi no Marka 16. nodaļas, un ir runa tieši par apustuļiem. Šeit ir runa tieši par apustuļiem. Tātad pirmkārt, apustuļi neticēja Marijai dēļ tā, ka viņi bija emocijas bija sākušas valdīt pār viņu. Bet lasām tālāk, 12. pāns. Pēc tam, kad 2 no tiem staigāja, Jēzus tiem uz lauka ejot parādījās citā veidā. Un tie arī nogāja, to pārējiem pasludināja, tomēr arī tiem viņi neticēja. Tātad ir 2 gadījumi. Pie apustuļiem un Jēzus mācekļiem pienāk Marija Magdalēna, saka, es redzēju Jēzu, viņš ir augšām cēlies. Viņi netic. 2 cilvēki, kas arī bija mācekļi, bet nebija apustuļi. Tas ir ļoti svarīgs moments. Bija mācekļi, nebija apustuļi. Viņi redzēja Jēzu, viņi pienāk, pastāst, mēs redzējām Jēzu, viņiem netic. Kāpēc? Bet 14. pāns, bet pēc tam, kad gan Marija Magdalēna, gan šie 2 bija tākuši un teikuši, mēs esam redzējuši Jēzu, viņi netic. Pēc tam Jēzus parādījās tiem 11 pie galda sēžu apustuļiem. Viņš parādās apustuļiem, un viņš norāja viņu neticību un cietsirdību. 2 lietas. Neticību un cietsirdību. Redz, kas ir? Mēs tikko kā runājām par to, ka nocietināta sirds vai cietsirdība ir viens no lielākiem šķēršļiem. Zini, kāpēc? Es par to domāju.
Kāpēc Jēzus norāja viņu neticību un cietsirdību? Nu, par neticību viss būtu skaidrs, viņi neticēja. Bet kāds sakars ar cietsirdību? Kāpēc viņš runā par to, ka viņiem ir nocietinātas sirdis? Kā jūs domājat? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka nocietinātas sirds pamatā vienmēr ir lepnība, iedomība un augstprātība. Nocietinātas sirds pamatā vienmēr ir lepnība, iedomība un augstprātība. Un tu zini, par ko visu laiku strīdējās apustuļi un mācekļi Jēzus? Kurš no mums ir augstākais? Kurš no mums ir lielākais? Kurš no mums sēdēs Jēzum pie labās rokas, kurš sēdēs pie kreisās rokas? Bija 2 brāļi, kas pat savu mammu piesūtīja pie Jēzus, lai viņi izkārto viņiem vietu blakus Jēzum debesīs. Atcerieties stāvus. Tas bija ļoti svarīgs jautājums priekš viņiem, un Jēzus visu laiku viņus mācīja. Viņš teica, kas grib būt pirmais, tas lai ir pēdējais. Jēzus visu laiku to mācīja, kas pats pazemojās, viņu paaugstinās. Viņiem bija svarīgi, kurš ir augstāks, lielāks, svarīgāks, cienījamāks. Un te pirmais pie viņiem, kas pienāk? Marija Magdalēna, no kuras izdzina 7 ļaunus garus. Sieviete. Ziniet, šodien, ja es pasaku sieviete, es neko daudz neizsaku. Tajā laikā sieviete bija stāvoklis sabiedrībā, kurš ir stipri mazvērtīgāks par vīrieti. Ja tu esi sieviete, tu nekas daudz nav no tevis. Ar tevi īpaši nerēķinās neviens. Un te ir 11 apstuļi. Un kad kaut kāda, es atļaujos teikt, sieviete pie viņiem pienāk klāt un saka, es redzēju Jēzu, tad viņu bija sirdis nocietinātas. Jo nevar būt, ka Jēzus parādījās sievietē, pirms viņš parādījās man. Padomājiet. Pēc tam parādās 2 cilvēki, kuri nav mācekļi. Vēl jau vairāk, šie 2 cilvēki, tas šeit nav rakstīts, bet mēs to varam lasīt apstuļu darbos, viņi bija ceļā uz Emalu, uz pilsētu Emalu. Viņi gāja prom no Jeruzālemes. Kāpēc viņi gāja prom? Es nezinu. Varbūt viņi domāja, ka es tiešām nezinu, tas ir mans minējums. Viņam nevajag piesieties. Viņš varbūt nepareizi. Bet varbūt viņi domāja, Jēzus mirs Jeruzālēmē, tāpat vairs nav ko darīt, ejam prom. Jo pārējie visi gaidīja. Pārējie bija kopā. Pārējie kopā sērunas. Viņi nav pie pārējiem. Un viņi nāk un saka, mēs redzējām Jēzu. Bet kas jūs tādi esat? Jūs esat vienkārši mācekļi. Mēs esam apustuļi. Un viņu sirdis bija nocietināts. Tāpēc Jēzus viņiem saka, jūsu neticību, viņš norāja viņu neticību un cietsirdību. Nocietināt sirds. Redz, kas ir mans mīļais draugs? Reizēm ir situācija tāda. Mēs dzirdam Dievu vārdu, bet mēs uzdodam savu jautājumu. Kas tas tāds ir, kas man to stāsta? Kas tas ir? Es aizbraucu pirmo reizi uz kaut kādu draugu, tur lauku rajonā. Lauku rajonā kaut kādu draugu, tur mācas, cik viņam tur cilvēki kopā ir. 4 cilvēki draudzē sēž. Nu, ko viņš man var pastāstīt tur budru? Ej, tu sazini tās atziņas, vai viņas ir pareizes. Nu, maz draugs. Saprot, mēs reizēm salīdzinām kaut kādas lietas ar savu izpratni. Mēs reizēm domājam, es taču esmu Dieva cilvēks, es taču esmu mācīties, ko tu man vari pastāstīt? Kas tu tāds esi? Saprot, bet tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Un tas, bija šāda domāšana nocietina cilvēka sirdi. Un kad cilvēka sirds ir nocietināta, tajā mirklī viņš kļūst aizvērts priekš Dieva grības savā dzīvē un aizvērts priekš dziedināšanas, aizvērts priekš atgriešanās, aizvērts priekš Dieva grības iestāšanās viņa dzīvē, priekš risinājumu, priekš ticības. Un tāpēc ir šīs 4 lietas. Pretticība, respektīvi miesīga domāšana, bailes, emocijas, kas pārņem kontroli, nocietināt sirds. Ja? Nocietināt sirds. Šīs ir 4, manuprāt, galvenās lietas. Vēl ir vairākas lietas, es tikai dažas pieminēšu. Mazvērtības kompleks. Arī viena no lielākajām lietām, kas pārtrauc cilvēku ticību. Situācija, kurā tu jūties nenozīmīgs, lai gan Dievs tevi ir padarījis nozīmīgu. Tas arī apturēs ticību. Ir daudz tādas lietas. Bet, zini, mans vienais draugs, ir daudz dažādi šķēršļi. Ir ļoti daudz dažādi šķēršļi ticībai. Bet es tev gribu pateikt skaidri un gaiši. Ir viena lieta, kas sadragā pilnīgi visus šos šķēršļus.
Man ir vienalga, vai es viņus šodien nosaucu, vai es viņus nenosaucu, vai es kaut kādus varbūt nezinu. Tam nav nozīmes. Ir viena lieta, kas sadragā visus šos šķēršļus. Vienā mirklī sadragā. Halleluja, gods un slava, kungs. Tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds. Ieklausies uzmanīgi. Es zinu, ka tu zini, bet tas ir Dieva vārds. Reizēm tad, kad tu zini, vai pakāpties nedaudz atpakaļ. Dieva vārds sadragā visus šķēršļus. Un tas ir lēmums nostādīt Dieva vārdu pirmajā vietā. Dieva lēmums nostādīt Dieva vārdu pirmajā vietā ir tas, kas sadragā visus šķēršļus. Un tagad es iziešu cauri ātri šīm dažām situācijām, šiem pašiem piemēriem, ko mēs izskatījām. Kas būtu noticis, ja šie cilvēki būtu nostādījuši Dieva vārdu pirmajā vietā? Tie paši piemēri, tās pašas situācijas. Dievs teica, ieņemsim šo zemi. Ieņemsim apsolīto zemi. Pirmais piemērs, kad es runāju par preticību, kad viņi nobijās no šiem cilvēkiem, no milžiem, un neiegāja 40 gadus līdz pa tūkstnes. Kas būtu noticis, ja viņi būtu aizmirsuši par to, kas tur notiek, un kā Jozua un Kālebs būtu pateikuši, Dievs taču teica, mēs ieņemsim šo zemi. Viņi nebūtu 40 gadus līdz pa tūkstnes. Viņi būtu iegājuši. Ja tikai viņi būtu pieņēmuši lēmumu, ticēt Dieva vārdā. Paskatāmies tālāk. Bailes. Mēs runājām par to, ka mācekļi teica, mēs ejam bojā. Ja es teicu, kāpēc jūs baidieties, kur ir jūsu ticība? Bet ja viņi tikai būtu stāvējuši uz Dieva vārda apsolījumu, pārcelsimies uz otru malu. Viņi nebūtu baidījušies, viņiem nebūtu pamata, viņi būtu pārcēlušies uz otru krastu. Kas notiktu, ja mācekļi, ja apustuļi, tai vietā, lai raudātu, tāpēc, lūk, viņš ir nomiris, jo viņu izpratne neatbild ar to, kas notiek. Būtu paļaujušies uz Jēzus Kristus personīgiem vārdiem, ar kuriem viņš teica, es piecelšos no mirušajiem. Tajā mirklī, kad Marija Magdalēna nāca, viņa teica, slavu Dievam, mēs zinājām, pastāst kaut ko jaunu. Mēs zinājām, ka viņš atgriezīsies. Redzi, es tikko kā parādīju situācijas, kuras Bībele mums apraksta, kas notika ar cilvēkiem, kuri nerīkojās pēc Dieva vārda, lai gan zināja. Bet ja tikai viņi būtu rīkojušies, tad mans mīļais draugs, Dieva vārds un precīzāk lēmums, kad tu pieņem lēmumu, es dzīvošu saskaņā ar Dieva vārdu, tas ir lēmums, kurš iznīcina visus šķēršļus preticībai, visus šķēršļus tam, lai tu atkāptos no ticības. Un mans mīļais draugs, tava dzīve, ja tu pieņemsi šo pareizo lēmumu, šo vienu pareizo lēmumu, ticēt Dieva vārdam ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli, ar visu savu būtību, tad šis lēmums padarīs tavu dzīvi interesantu, aizraujošu. Un tādu, ka citi skatīsies uz tevi un gribēs tieši to pašu, kas ir tev. Amen. Amen. Gods un slavu. Piecelsimies kājās. O, gods un slavu tev, kungs. Gods un slavu tev, kungs. Mēs tev slavējam. Tēvs, es tev pateicos par tavu vārdu. Es tev pateicos par to, ka tu mums esi devis šo brīnišķīgo vārdu. Es tev pateicos par to, ka tu mums esi devis spēku. Ka tu mums esi devis svēto garu, kas mūs vada visās lietās un katrā situācijā. Es tev pateicos, Tēvs, par katru dievkalpojumu. Es tev pateicos par to, ka tu mums dod atziņas pēc atziņas, aizvien vairāk un vairāk. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu mūs esi aicinājis, lai mēs dzīvotu no ticības uz ticību, no godības uz godības, no spožuma uz spožumu, no spēka uz spēku. Es tev pateicos par to, kungs, ka tad, kad mēs dzīvojam dzīvi kopā ar tevi, tad mūsu dzīves vienmēr pieaug un kļūst arvien spēcīgākas, aizraujošākas, interesantākas. Halleluja, gods un slavu tev, kungs. Es tev pateicos, kungs, ka mums nav jāloka savas galvas un savi ceļi apstākļu priekšā. Es tev pateicos, Tēvs, ka mēs varam droši paļauties uz tevi. Es tev pateicos, kungs, ka mēs pavēlam apstākļiem, lai tie vācās prom no mūsu ceļa Jēzus vārdā, nevis esam tiem pakļauti. Es tev pateicos, Tēvs, ka neviena slimība nevar pastāvēt tur, kur ir dzīvā Dieva vārds. Es tev pateicos to, ka neviens trūkums nevar pastāvēt tur, kur ir dzīvā Dieva vārds. Es tev pateicos, Tēvs, ka tur, kur ir tava mīlestība, kungs, tajā vietā nav vietas nevienam lāstam, nav vietas nevienam demonam, nav vietas vēlnam meliem un vēlnam viltībām Jēzus svarenajā vārdā. Un, kungs, es runāju un pasludinu tev godību ar taviem cilvēkiem.
Jēzus svarenajā vārdā. Kungs, es pasludinu Tavu godību par katru dienu, kurā mēs dzīvojam. Es pasludinu Tavu aizsardzību. Es pasludinu dziedināšanu. Šajā pašā mirklī, katram, kas dzird manu balsi, Jēzus vārdā, es pasludinu pilnīgu dziedināšanu. Tagad Jēzus Kristus svarenajā vārdā. Šeit, tagad un tūlīt, gods un slāva Tev, Kungs. Kungs, Tava mīlestība ir visaptvaroša. Kungs, lai es lūdzu, lai cilvēki iepazīst Tavu mīlestību. Es lūdzu, tas ir mans lūgums, lai Tavu mīlestību plūst caur katru no brāļiem un māsām, lai plūst caur mums, lai plūst caur Tavu draudzi, Kungs, lai plūst caur Tavu draudzi visā pasaules, visās pasaules malās, lai plūst Tavu mīlestību, Kungs, ka cilvēki nedzirdētu tukšus vārdus, ka cilvēki nedzirdētu skaidrus varbūt apgalvojumus, bet ka viņi redzētu Tavu mīlestību, Tēvs, ka viņi redzētu Tavu radikālo mīlestību, Kungs, kas neatstāja nevienu vienaldzību. Kungs, ka viņi redzētu, ka ir kaut kas vairāk šajā dzīvē. Kungs, ka tie cilvēki, kas iet pazušanā, ka viņi redzētu, ka priekš viņiem ir cits ceļš, un tas ir ceļš, kas spīd un laistās, un ir pārbagāts ar mīlestību un svētībām. Halleluja! Gods un slāva Tev, Kungs! Es lūdzu, lai Tu dod drosmi saviem bērniem. Tēvs, es lūdzu, lai Tu dod pāri plūstošu drosmi, Kungs, ka mēs kļūtu par Taviem lieciniekiem, kas darbojas svētā gara spēkā, kas darbojas Tavā spēkā, Kungs. Tāpat kā apusturi, viņi gāja, un ne tikai apusturi, bet mācekļi, viņi gāja un Tu pavadīji viņu vārdus, kas bija Tavi vārdi, ar zīmēm un brīnumiem, Tēvs. Halleluja! Tas ir tas, ko es lūdzu. Es lūdzu aizraujošas un interesantas dzīves priekš cilvēkiem. Aizraujošas un interesantas dzīves. Tas ir dzīves, kuras Tu vadi. Tas ir dzīves, kuras tiek diktētas ar Tavu vārdu. Tas ir dzīves, kurās neviena situācija negatīva nespēja pastāvēt mūsu priekšā. Halleluja, gods un slāva Tev, Kungs. Orama sendele kora braka shekirara boko serieta. Lamramo sondoro kosi prekea. Terado soshe kinterementesta. Lafro kobra maneata sojo kora. Emra toso kobra shekia. Gods un slāva Tev, Kungs. Halleluja. Kungs, gods un slāva. Mans mīļais svētais gars, Tu vadi kā Tu vēlies. Tu darbojies kā Tu vēlies. Es runāju šobrīd katra cilvēka dzīvē. Es runāju katra cilvēka dzīvē drosmi. Drosmi pieņemt pareizos lēmumus. Drosmi sekot Tavai vadībai. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Kungs, Jēzus Kristus varenajā vārdā. Tūlīt pat Jēzus varenajā vārdā. Visi meli, kas ir bijuši teikti, lai salok savus ceļus. Jēzus Kristus varenā vārda priekšā. Un lai tiek atpazīti un papriekti. Katru reizi, kad kāds tev kaut ko ir teicis, kas nesakrīt ar Dieva vārdu, lai kas tev to būtu teicis, vai tie ir tavi vecāki, vai tie ir tavi draugi, vai tie ir vienalga, lai kas tas būtu, tie ir bijuši meli no vēlna. Un tāpēc es saku Jēzus vārdā, Dieva vārds ir tas, kas mums palīdz atpazīt melus no patiesības. Un ir vienīga patiesība, tas ir Dieva vārds, un šī patiesība ir tā, kas atbrīvo. Halleluja, šī patiesība dara brīvu, un mēs izvēlamies Tavu brīvību, Kungs. Mēs izvēlamies Tavu brīvību. Mēs slavējam Tevi. Un, Kungs, es lūdzu, lai mēs nepaliktu vienkārši vārdu dzirdētāji, kas paši sev maldina. Es lūdzu, lai mēs kļūtu par Tava vārda darītājiem. Tava vārda darītājiem, kas dara Tavu gribu, kas iet un dara Tavu gribu. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Ja kādam vajag aizlūkšanu, ja kādam vajag spēku nodrošinājumu, ja kādam vajag, ja tev kaut ko vajag, tad nāc priekšā gods un slāva Tev, Kungs, ja tev vajag dziedināšanu. Lai kas tas būtu? Ho, kēramande sekijā. O, tēramandālo roros.